Nu, čau, Soči. Labdien. Prieks, ka tu atsaucies uz sarunu ar mani. Jā, es ilgi domāju, ko aicināt pirmo. Bet skaidrs, ka tam bija jābūt kādam ļoti fiziski spēcīgam džekam. Arī zināmam džekam Latvijā. Es domāju, ka tev iesauks Soči. Zinu, vismaz pavasaros zināja, jebkur mājasemnieci. Jā, kā tev vispār šobrīd iet, Soči? Ko tu dari? Nu, nedaudz mierīgāk, teiksim tā, no sporta, bet, teiksim, sācies ir jauns dzīvē, tā kā cikls, nezinu, kā to nosaukt, pabeidzu LSPA un sāku trenēt bērnus. Un līdz ar to vēl turpinu spēlēt Latvijā. Nu, kā tev ir vispār tagad apvienot to, es gribētu tevi saukt joprojām par profesionālu hokejistu, apvienot ar bērnu trenēšanu? Teikšu tā nav viegli, jo, ja tu gribi spēlēt profesionāli, tev tomēr vajag visu atdot sportam, un treniņi ir grūti, arī spēles, un pa dienu vajag atpūsties, bet uz doto momentu ir tā, ka pa dienu ir treniņi, un mazāk laika sanāk atpūsties. Līdz ar to tu esi vairāk nogurs un nevari tik daudz varbūt treniņos kaut kādā momentā nostrādāt, cik vajadzētu arī spēlēt. Citreiz, bet spēles ir vakarā, pa dienu tu trenē bērnus, un tā kā, viegli nav, bet nav arī ļoti grūti. Vienkārši ir nedaudz vairāk jādomā, cikos iet gulēt, cikos tu celies, ko tu ēd, un lai uzturētu visu laiku sevi pie tādas, tā kā, teiksim, maksimāli labi atjaunotos tā. Bet reāli sanāk, tad tu, es atceros, ka tu Dinamo laikos nāci pie manīm. Tieši, ja mēs runājam par to fizisko sagatavotību, reāli tam tev šobrīd laika papildus strādāt ārpus komandas treniņiem, laika nepietiek. Šitā bija pirmā vasara, kad vasarā, var teikt, nedarīju neko vairāk papildus, jo bija bērniem nometnes un treniņi pa vasaru un vienkārši nebija laika. Bet sezonas laikā Mogo mums no rīta ir treniņi un pēc ledus mums ir zāle. Protams, nav vairs tādas slodzes kā agrāk, bet kaut ko mēs padarām. Tu esi viens no tādiem, šobrīd es nezinu, vai vispār jaunieši sākot 12 gados trenēties kādā sporta veidā, vai viņi varētu kaut kur izsisties augstāk. Cik es zinu, tu esi sācis trenēties hokeju tikai 12 gadu vecumā. Varbūt, kad 11 pusi. 11, 12, tur liela starpība nav, bet uz doto momentu būtu grūti, tāpēc, ka tas ne tikai hokejs, bet vispār visos sporta veidos, man liekas, kad nereāli attīstās basketbols, hokejs, ātrumi. Visi tie YouTube un visi tagad paskatās un trenējās un ir daudz visādi, teiksim tā, detalizētāk video pa visu NHL un kad bērni skatās un viņi grib tur būt un grib trenēties un viņi dara vairāk un vecāki ved vairāk un papildus treniņi. Es domāju, uz doto momentu būtu grūti, bet es negribu teikt, ka neiespējami. Jo es arī pats trenēju tagad vairākus vecumus, man ir tieši tādi 10 gadīgi. Viņi man priekšā ir apmēram jau, es nezinu, ārprātu. Salīdzinot, kāds tu biji tajā vecumā? Ārprātīgi. Bet tu saki, kad viņi skatās tos video, viņi grib trenēties, bet, labi, es vairāk esmu pietuvināts futbolam, bet vai tiešām viņi tajās 10 gados, 11 tieši strādāt papildus, es vairāk runāju par to fizisko sagatavotību, vai viņi tiešām grib? Viens ir, ka tu aizej uz treniņu, tu tur atstrādā tas, ko tu viņiem liec, bet jautājums, vai viņi iet papildus strādāt? Vai viņi to grib? To vai grib, droši vien, ka nē, grib vairāk spēlēt datorspēles un skatīties visādus TikTokus, bet vecāki piespiež, vecāki ved un negribētos arī tā, kad pārāk piespiež, kad viņi arī, kādā momentā ir bērns jāpiespiež, bet viņiem ir jāsaprot arī, kad ja tu atnāc treniņu, tev ir jātrenējās un nevajag neko pārdebiski arī pārspīlēt, vienkārši pašu primitīvāko un vienkāršāko, vienkārši izdara to, ko treneris liek, nevajag neko papildus, jo tomēr, tās slodzes ir, domājot, 10 gados uz ledus ir jau diezgan Zālītē arī tur jau ir ar maziem svariņiem sākam kaut ko darīt, ir lecieni, ir sprintiņi, ir ar gumijām, ir locīšanās, staipīšanās.
Ar to visu pietiek, bet, ja tu to izdari uz 100%, lai nav tā, ka tu atnāc, tu tur noguli, kaut kur parunā ar draugu, aizej mājās un no jēga, kā no tāda nav. Bet arī tu viņus arī trenē pat zālē, vai jums ir tā kā komanda? Ir grupa, kuru 8-gadīgos mēs paši vēl trenējam, bet jau no 10 gadiem mums ir treneri hokeja skolā, kuri jau paņem un sāk trenēt. Un, var pateikt, paslavēt, ka ļoti labi. Un, tiešām, kad tiešām no malas, ka es esmu pats kaut ko darījis un redzējis kaut ko un dara pareizas lietas, un arī bērniem ir progress. Un, tā kā viss kārtībā. Kurš iesilda? Davai Adamovičs iesilda komandu. Aiziet raust un filmu turieni. Šito tu negribēji pēc tevīm 21. Kas? Pie manīm? Davai, ejam uz to galu čaļu. Puikas, apsēžamies, lai mēs visi redzam, jā? Panākam uz te, Eina, panāc uz šito malu arī nedaudz. Lai jūs redzētu, reku tāfeli ir. No? Nu, ot, viņi grib redzēt, kā jūs trenējaties. Cik labi jūs esat. Tā, skatāmies uz tejienu. Nekas jauns nebūs. Turpināsim to, ko vakar trenējāmies. Piespēlītas, metiens pa vārtiem, bet galvenais, kas ir precīzes piespēles. Čaļi, redzat, 2 vārti mums ir. Mums ir iepiņas šī pusē uz zilās līnijas, uz sarkanās, uz zilās. Nosaukšu, kuri stāv šeit 3, šeit 2, šeit 3, šeit 2. Skatīsimies, cik mums cilvēki ir. Ja? Rīpiņas visas, kā redzat, šeit ir lejā. Sāksim no abām pusēm ielaicīgi pa svilpē, skatīsimies, kā iet, pēc tam iesim pa plūsmai, ok? Bet galvenais, kas ir, atceramies, ko mēs darām un mēģinām atdot precīzes piespēles, slidot ar ripu, pacelt galvu un metiens pa vārtiem. Mēģinām trāpīt vārtos tukšajā stūrītī, ja? Pēc svilpes sāk kustību no zilās līnijas šeit. Partneris piespēlē, piespēlīt apakaļ. Mēs griežamies ar seju pret ripu vienmēr, ja? Ar seju pret ripu, saņemam piespēli, braucam apkārt uz metienu. Tas, kas atdeva piespēlīti, iet augšā šī grupā stājās. Tas, kas uzmet pa vārtiem, nāk šī grupā stāties. Ok? Daņīla šeit uz zilās līnijas. Andrjuha šeit, tu telējā. Tu telējā. Tu telējā. Cik mums paliek? Skatāmies, kā tas notiks. Aiziet, slido, piespēle nojā, apakaļ, sākam slidot, atdodam piespēlīti, viņš slido apkārt vārtiem, uz metienu, mēs nākam šeit, ok? Un tā mēs ejam pa aplu. Daņīla nāc apakaļ. Aiziet, slidojam. Dauguls sāc slidot, slidojam, sākam kustēties ar ripiņu. Augšā uz metienu. Aiziet. Sāc kustēties ar ripiņu, slido. Vot, piespēle un ejam uz metienu. Rekur te, lai mēs varam ērti piespēlēt, reku stāvam, lai mums ērti sanāk. Aiziet, piespēlīti. Saņa precīzi piespēli nojā, ja? Mēģinam. Kā bija tavā laikā, kad tu sāki labi, man vispār interesē, ko tu darīji līdz 12 gadiem, jo es zinu, ka tu esi no tādas
es gribētu teikt, mazas apdzīvotas vietas Rūbas. Jā. Es Jā, pats jā, jā. divreiz esmu bijis, tur ir pāris mājas. Ko tu līdz tam darīji un kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu gribi spēlēt hokeju? Laikam man bija tāds plus, kad es darīju visu. Futbols, basketbols, tur ziemā arī, kad bija ledus, uzslidoju. Un, nu kā, laikam kā laukos, kā viss, kā aizbrauc pa vasarām, dara visu un spēlē visu, kas ir no rīta futbols, vakarā basketbols, pa dienu, nezinu, tur ķeriņas un visu dienu tu esi ārā. Kas tagad, es domāju, ko nedara. Mūsu jaunieši, lielākā daļa, nu jaunieši, teiksim, bērni, nosēž mājās un nospēlē. Ja tu viņu neizdzen ārā, reti, kurš izies ārā un kaut ko pats darīs. Tagad ir bišķi pamainījies tie laiki. Un man noteikti bija tas plus, jā, ka es biju fiziski attīstīts. Es varēju spēlēt futbolu, basketbolu. Nu, protams, ar to hokeju bija grūtāk, jo cik tu tur izgāja ārā ziemā un vasarā skrituļslidām. Bet tas noteikti bija plus, jā, kad es atnācu uz Rīgu, man ar fizisko nebija problēmas. Kad es varēju skriet, man tikai bija jāmācās, var teikt, slidot un tādā ziņā, kas lielā mērā, ka šodien ir tieši otrādi, ka visi džeki slido, met, bet fiziskā ir nulle. Bet kā tieši hokejs? Nu, tu teici, basīts futens no turienes, no Rūbas uz Rīgu. Man bija tā, kad man vecāks brālis, viņš atnāca uz Rīgu mācīties un es automātiski sekoju līdzi, jā, un dzīvoju pie vecās mammas. Un jāsaka liels paldies vecai mammai, jā, kad bērnība tādos grožos ar turēja, kad lika mācīties treniņu un nebija tāda. Jā. Bija tāds režīms, ka jāiet gulēt un jāceļās. Un, nu, tad jau tās halas ar vēl Rīgā bija tik, cik bija. Kur tu sāki? Kur ir tā? Pirmo es sāku sporta pilī, bet pārsvarā visi 55. vidusskola Sergeja Žoltaka. Jā. Un pēc tam jau piņķi, bet tas jau nedaudz vēlāk. Nu jā, tu atnāci tevis 12 gados, tur jau džeki reāli slido. Nu, tur reāli slido, jā, un ja godīgi bija diezgan drausmīgi. Nu, pašam tā nebija patīkami. Un arī 12 gados jau sākās tās tur brīžiem, viņi savus čupiņas stāv, un kamēr iejutos bija grūti. Jo pirmais no laukiem nemāka slidot, man arī forma nebija tā, kad tur jau bija čaļiem jau viss sapirkts. Man liekas, es pirmo treniņu vispār bez ķivers notrenējos. Biju un tēti kreklā, bija, zin tā, jocīgi. Bet, neko palēnām sāku, iepazinos ar draugiem, biju komunikabls. Jā. Komunikabls, jā. Tādā ziņā. Bērnībā tad tu esi bijis komunikabls. Tā, kad sadraudzējos, nebija tā, ka sēž turī. Tāpat mums bija sausie, spēlējām futbolu, to es mācēju. Hokeju spēlēt nemācēju. Tad ņēma man tur pie sevīm komandā, mācēja basketbolu, jo viņiem gāja grūtāk ar to atkal. Tad vajadzēja vinēt kaut kādas tur tās nometnēs. Tad es biju labākais, var teikt, tur futbolā, basketbolā. Un tā sadraudzējos. Bet reāli tajā laikā, tu saki, tagad jums ir ledus treniņi, sausie treniņi tajā laikā. Jau bija kaut kas tāds? Vai tur bija pārsvarā ledus? Nu, protams, ka nebija tādā līmenī, kā tagad tas viss notiek. Bet, sākās nedaudz jau arī sausie, sāka mācīt nedaudz pamatus, kā pareizi vispār pietupties. Pirmais tas bija, sāku es pie treneru Skudras. Jā. Viņš vairs tagad nestrādā. Un, viņš vēl nemācīja, viņš vairāk tur mēs arī gājām uz sausiem, bet tur bija tehnika ar, tehnika, tāda skriešana, kaut kas tāds. Bet pirmais, kas sāka man mācīt, tā kā pareizi pietupties kaut ko tur, to pašu planku uztaisīt, Bartkevičs treneris, bet man liekas, ka viņš tagad Latvijā nestrādā, viņš kaut kur citur ir. Un, viņš bija pirmais, kas sāka mācīt kaut kādas tādas lietas, kas pirms tam nebija dzirdētas, kā tur pareizi pietupties, kā pārlikt pār barjeru vai kaut ko tur no kaut kāda augstākas, no kastes nolikt zemē, atspērties augstāk. Kaut kādas pamats, ka tu sāki saprast, priekš kam vispār tas ir vajadzīgs, un viņš arī paskaidroja, lai tu attīstītu ātrumu un tādas lietas, spēku. Un priekš kam kas ir vajadzīgs, un viņš sāk dot tos pamats. Bet tā pašā laikā es atceros, līdz kaut kādiem zālē viņš mūs nelaida. Tikai viss bija tāds. Nebija vispār. Nē. Citi čaļi jau sāka, bet viņš bija baigi pretī no sākuma. Nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Katram trenerim. Katram savu pieeju. Jā, un arī es domāju, ka nav tāds pareizais. Pateikt, ka tā ir pareizi vai tā ir nepareizi. Jo viens varbūt ir vairāk attīstījies, kurš jau varbūt kaut ko darīt tādā vecumā, cits vēl nevar. Tā kā tur ir individuāli jāskatās un es esmu dzirdējis arī, man te ir nākuši vēl hokejisti, ka viņiem jau 12, 14 gadu vecumā viņiem ir dots diezgan nopietni svari. Tur
Ir pat treneris, zini, ir tas treneris, ka tu guli un spied kājas, ka tur pat viņš ar to pretestību ir spiedis, un tam man vienkārši tā interesē. Mans uzskats ir, labi, varbūt 12 gados nē, bet 14 gados, principā jau tu vari sākt dot to stienīt, 13, 14 gados. Protams, nesmagu, un ja tu esi izgājis cauri, kam es arī vienmēr pievēršu to uzmanību, tai tehniskam izpildījumam. Tāpēc man arī interesē, vai tev nevis tikai uz ledus to tehniku, bet vai arī, ka jūs tur taisat uz pietupienas, tās pašas vilkmes, vai jums arī tas treneris paskaidro, kāpēc jūs to darat un to tehniku? Es to visu sāku darīt vēlāk, bet tā pa īsto laikam no kaut kādiem var būt pat tikai 16 gadiem. Jo tad atnāca mums, sākās Rīga 2000 un Šuplers atnāca, un viņš tā kā sāka kaut ko mācīt tādu. Bet pievērst uzmanību. Bet līdz tam nebija baigi tā, kad es vispār tur baigi kaut ko zālē. Un, līdz ar to varbūt bišķi vēlāk sāku tos svarus. Viss tā kā bija nostiprinājies ķermenis, es nezinu. Varbūt tāpēc man, var teikt, visu mūžu nebija problēmas ne ar ko īpaši. Pēc tam bija tā, kad arī bija treneri, kas neskatījās, cik tu sveri, cik tu vari pacelt, bet ir vienādi svari visiem. Visi dara vienu to pašu, kas tagad ir. Ko tagad tomēr pievērš baigo teiksim, tā, skatās. Vai tu vari pacelt, vai tu nevari, cik tev ir svars. Un tu netaisi, es ar tevim netaisu vienu svaru. 100 kg, piemēram, spiest, ja es nemaz nevaru uzspiest. Tā katrs tur sadala to svars, sadala cilvēks pa grupām. Un, tas jau bija, bet tas jau bija pēc tam, ka mums bija Dinamo, un tur jau bija Vilnis Klucis, un viņš tam sāk pievērst uzmanību. Un, bet tagad tas ir visur normāli. Bet agrāk tā nebija. Agrāk uzlika vienu un visi papli mauc. Viens šķībi, viens taisni, zin kā varēja tā tupās. Kandavas, tā saucamās slavenās Kandavas ietekme. Un tur varbūt arī čaļiem aizgāja tie ceļi, muguru, nezinu. Jo nedarīt nevarēja. Tad sanāk 12 gados tu sāki 16 gados jau ir Rīga 2000, tas nozīmē 4 gadu laikā tu principā Džeki, kas no 5 gadu trenējās, un tur 4 gadu laikā tu tiec jau... Tur atkal bija savu... nezinu, kā tev izskaidrot. Ar ko tu biji, labi, fiziski visticamāk, tu arī biji labāks pa viņiem. Slidošanu, un droši vien ar to slidošanu agrāk mēs ar draugiem daudz gājām papildus slidot, un pie slidošanas treneris bija tāda ir vēl joprojām Agra Roškā, un pie kā es noslidoju laikam tā, kad ļoti daudz, un slidošana bija tas, kad... Bet tad tu ņēmi vēl papildus to pie parastiem treningiem? Vasarās un arī gāja slidot, bet tas jau bija tas vecums, kad laikam no tiem 12 varbūt uz augšu tu jau sāc saprast, kad nevis tētim to vajag, bet tev to vajag, un ja tu pats to centies, tad, jo tagad brīžiem ir tā, kad es trenēju bērnus, bet tiklīdz tu pagriez muguru, viņš jau nedara, un tu nevari 20 izsekot līdzi, vai pat citreiz ir vairāk. Bet tas vecums jau kā 12, varbūt bišķi jau 13, 14, kad tu saproti, ka tas ir priekš tevīm vajadzīgs. Un ka tev būs jāspēlē, ka tev būs jāslido. Un ja tu pats pacentīsies un piespiedīsi sev, ka tu pieliksi un tu... Bet vai mūsdienās, piemēram, tev esi tur vairāk iekšā ir džekiem tā motivācija? Tas 13 gados. Vispār kaut kur papildus strādāt, kā tu saki, pagriež muguru nedara. Protams, kad viņi vēl ir bērni, bet es cenšos viņiem izstāstīt un tāpat pateikt. Un tagad vinēja Latvijas izlase bronzu čaļi. Tas nav tāpat vien, tur ir jāstrādā, jātrenējās, gribat, lai arī kādreiz dzīvē tikt izlasē, vinnēt medaļu, un tad viņiem ir tāds, kad... tas iekšā, ka viņu vismaz uz to treniņu nodara, kārtīgi nodod. Nākamais treniņš, tas jau ir cits atkal. Tev atkal kaut kas ir jāizdomā, jāpasaka, varbūt kāds goliņu iemet, kāds NHL, kaut ko. Bet, protams, visu laiku jāstāst. Tas pats jau arī, es domāju, tev zālē šeit ir, ka tev ir savējie jāmotivē ne tikai bērni, bet arī lielāki, kad citreiz zūd tā motivācija, bet ka tev ir jāstāst, priekš kam tas ir vajadzīgs, un ja tu gribi, tad tev ir jāpacenšās. Es vairāk domāju arī, pa cik tas viss sports paliek nereāli fizisks, gan hokejs, gan basīts, gan futbols. Tāpēc es nezinu, kā tev bija kādreiz tieši tajā hokejā, vai tur jau bija tas, visi bija tik fiziski spēcīgi, jo šobrīd, ja tev nav, ja tu neesi sācis trenēties to fizisko, tajos jau
spēku, jaudu, to izturību, 12 uz augšu. Es šaubos, vismaz futbolā, kur es esmu pietuvināts, tur nereāli izsisties, ja tu nesāc strādāt. Tur jau ir tā lieta, ka tagad, kā es teicu, ka viss ir tā attīstījies un ka visi ir tie sportisti, pirmkārt, viņi ir tik daudz un viņi ir jau visi labi trenēti, kad izsisties ir grūti. Un, ko es arī saku vecākiem hokeja skolā, kad ved uz tiem papildus slidošanām kaut kur, bet viņš jau ir pietiekami labs uz to tur slidošanu, nulles tehniku, bet viņam nav tā fizuha. Un reti kurš ved uz papildus, piemēram, nevajag pat, kaut vai vienreiz nedēļā aiziet uz kaut ko, kas viņam tieši varbūt būtu vairāk vajadzīgs, kas viņam savest kārtībā tur citiem muguru vai kaut kādas tādas detaļas, uz ko viņam vairāk vajadzētu pastrādāt. Mugura vāja vai tieši kājas vājas vai rokas, kaut ko nedaudz pievērst vairāk uzmanību tam fiziskajam. Un tas, protams, netiek darīts. Cik ir, piemēram, hokejā, cik jums ir tādiem jauniešiem, pieņemsim 12 līdz 14 gadu vecumam, tas sadalījums, cik jums ir ledus treniņi un cik ir sausie? Ja mēs tā. 10-gadīgiem ir 4 ledus treniņi un viņiem sanāk arī tagad spēle. Sestdienas, svētdienas spēle, kas ir 5, kas uzskata ok. Mums tagad sanāk arī vēl 3 sausie treniņi, kas jau arī ir ok. Tā kā papildus, es domāju, tur baigi neko nevajag. Vairāk par tiem, ko es tiem vecākiem saku, ka tas papildus, jo vasarā visi taisa tās nometnes, kaut ko tam līdzīgi. Jā. Kad vasarā, ok, aizej uz kādu nometni, izvēlēs kvalitīvu nometni, jo tagad arī daudz. Un tur taisa cilvēki no malu malām. Izvēlēs kādu nometni, kur tev liekas kvalitīvu. Un pēc tam izej un varbūt vairāk aizej uz kādu nometni, kur arī taisa tieši bez ledus. Bet tas mūsdienās nav populāri. Bet, cik es zinu, tu kopā ar Ginču un Lauri jūs taisat tad vasarās. Jā. Tur ir apvienojums gan ledus, gan sausie. Jā, bet ledus arī ir. Ledus, jo pēc tā ir, tas viss jāliek kopā. Jā, un vecākiem uz doto momentu nav interese, ja nav ledus arī tas. Bet to, es ceru, ka jūs viņiem skaidrojat, mācat, ka pēc tā fiziskā nebūs. Jā. It sevišķi, kad, pēc tā fiziskā mūsdienu sportā ir grūti. Jā. Arī tev traumas būs vairāk, ja tev nav fiziskais, tev ķermenis netur, sāk kaut kas pat bērniem, viņam viņš ir fiziski vājs, iedod nedaudz treniņu, kur ir vairāk slodzi, viņam jau kaut kas sāk parādīties. Bet tu tā, ja tu pavēro, tu jau gan jau skaties arī, kā viņi tur fizisko trenē. Tajos treniņos, arī fiziskās sagatavības treniņos, viņi motivēti tieši tāpat, kā viņi uz ledus to ripu grib dabūt vārtos, tieši tāpat viņi grib tur, piedomāt, vai viņi tehniski pareizi. Tā ir skaidrs, ka, ka es tev pārtraucu, skaidrs, ka tas, kur kad nāk tie svari klāt, ir džekiem loģiski, viņi grib vairāk pacelt. Bet jautājums viņi arī, vai viņi grib progresēt arī tieši tajā fiziskajā sagatavotībā. Ok, tur, kur tie svari nāk klāt, tas jau laikam bišķi vecāks. Tas ir vecāk, tur es neesmu iekšā, bet, protams, kad nav tāda interese par to zāli, kā ir par to ledu. Un tie sausie treniņi arī brīžiem tiek izlaisti, jo mammai ir darbs, tētim tas, un viņi netiek uzskatīti, ka viņi ir tik svarīgi. Bet čaļi, kas nāk un taisa, un arī tie vecākā grupa, kas man ir, viņi zālē, viņiem paskaidro, viņiem jau sākās tā saprašana, kāpēc tas ir jādara, un arī tiek izpildīts diezgan, teiksim tā, tehniski pareizi. Un, viņi pieliek, var redzēt, čaļi, kad uz to zāli iet un progress ir. Viņi paliek spēcīgāki pat, tu jau redzi. Viņi arī redz tās aprises, ka Jā. Salikšu pa pāriem, vienreiz jūs būsiet aizsargs, vienreiz būsiet uzbrucējs, Draudziņi, ja neinteresē, var doties tur aiz borta, Pēdējo reizi tev saku, ok? Sarunājuši? Saprat vai nē? Ko es teicu? Ko es teicu? Ko es teicu, saprat? Ko es teicu, pasaki? Redz, tu neklausies. Pēdējo reizi, lai tā būtu. Kur salikšu pa pāriem, aizsargs, uzbrucējs. Uzbrucēji iemet ripiņus iekšā aizsargam. Aizsargs sāk slidot, uzbrucējs iet, redzat sarkano līniju? Pa sarkano līniju pieņem piespēlīti, kur ir 2 riepiņas. Pieņem, braucam no vidus uz bortu, skaidrs? Kā mēs braucam?
No vidus uz bortu. Re, kur viņš iet mest goliņu. Un tu viņu, ko šitais dara? Englo. Jā, malač. Daņīla ar uz tālāko. Tu ej ar uz tālāko. Nē, tu meistar neies viņu. Andrjuha iet ar Robčiku uz tālāko. Tu ej ar viņu tepat uz zilās. Jūs trīs iesiet šeit, naču. Daņīla, naču, parādīsim. Skatāmies. Visi skatāmies. Tu gribi būt uzbrucējs? Labi. Re, kur Daņīla man iemet rīpu. Es esmu aizsargs. Aiziet. Slidojam. Paskatāmies. Izejam. Piespēle. Daņīla slido. Es slidoju. Un re, kur mēs ejam, ņemam no. Ok? Tu esi uzbrucējs, jā? Ok. Aiziet. Es ar tevi iešu. Jūs ejat ap divu kopā. Tad es iešu ar Maksu, ar Saņu. Iemet, es eju. Hop. 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 Hop, hop. Labi. No vidus uz bortu. Aiziet. Vēlreiz. Aiziet. Slido, slido, slido. Slido, 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 slido. Labi, malacis. Uz vārtiem, uz vārtiem. Ej uz vārtiem. Klausies uz vārtiem. Labi, ļoti labi. Pavēro dažus džekus. Ja tev tā slidošanas tehnika un bišķi tas fiziskais ir labāks, tad šajā vecumā tas uzreiz ir baigi izteikti redzams arī uz ledus visās tajos vingrinājumos. Un tāpēc jau viņiem ir soči, kas iemācīs to labāk. Maiņa! Tomēr čalis ar pieredzi. Un ar attieksmi, protams. Paps. Ko tu redzi? Nē, tas stāsts, ka tu baies malacis. Nereāls. Jā, nediet bērns pie šī onkuļa. Kā tu viņiem vārdus visiem var atcerēties? No sākuma jau neatcerējos, tagad jau sāk atcerēties. Es tik dzirdu, ka Labākiem kadriem jau uzreiz atcerās. tiem, kas neklausa. Jā. Tā mēs stundu te ņemamies. Reāli jau pa maz, bet nu. Maiņa! Andrej! Jā. Kas notiek? Klausies, cik šitai grupai nedēļā ir treniņi. Vecīt, viņiem diezgan daudz sanāk, man liekas, pat 3 slēdi vai pat 4 un sausie vēl 2. Bet, nu, saprot, Nē, tu domā, labi, tieši šitien ir 17 gadi, bet tur vēl ir daži jaunāki. Tas maziņais uz labo pusi, tas ir gadu jaunāks. Bet tu saki pa īsu. Tu domā tieši ledus laiks vienam treniņam pa īsu. Nu, tāpēc, ka, zini, tu viņiem jau, ja viņi visi saprast, nu, tad vēl ok, bet tu viņiem pastāst, viņi jau... Kamēr tev aiziet laiks, nu, jā, nu, zini, kamēr tu izskaidro. Klausies, kāds ir viņiem tas gadu sadalījums vienā grupā, pieņemsim. Nē, nu, tikai viens gads? Jā. Un kāpēc tu saki, viens bija jaunāks? Nu, viņš netiek vienkārši no skolas savā laikā, tad mēs atļaujam tā pienākt kaut kur Bet klāt. tā principā ir viens gads. Jā, nu, ja kāds ir baigi labāks, tad var tikt pie vecāka. Bet nu, tas ļoti reti ir. Nu, praktiski nav. Visi savos gados te vienkārši tā kā skolai tāda. Te nav tā kā privāti, zin, ka tu var tur... Un cik kas šitie ir pa gadiem? Pamat 17. gads. 2017. Viņi reāli cik gadus jūs šitie trenējāt? Nu, jau kāds 3, es domāju, točni. Dažs vēl vairāk. Nu, parasti beigās to hoķīti iedod, zin, tādam, nu, vienmēr iedod, jo viņi jau visi. Viņi jau to Neviens jau trenēties negrib. Visi grib to hokeju uzspēlēt. Un beigās kāds 15 minūtes iedod viņiem uzspēlēt, tad paši savā starpā tur. Bet es klausījos pirms tam pie Dāfels, tu stāstīji, kad šito atcerties, ko mēs darījām iepriekšējā treniņā, cik tu bieži tos vingrinājumus viņiem atklāt? Mums parasti ir tā, ka sadalīta slidošana, citreiz bez ripām vispār ir, tad mēs ar vairāk tehniku un šitādu veidu. Bet mums tagad sanāk, ka mums 2 dienas pēc kārtas vieniem pašiem visu laukums parasti mēs dalām, un tad mēs izmantojam to šitādām lietām.
Tehniskajām, jā. Lai viņi saprastu bišķiņ apmēram, kur ar ripu, kur tā kā nedaudz aizsargs uzbrucējs, bet nav noteikts. Tu esi aizsargs un tu esi ar uzbrucējs. Bet tu principā šajā vecumā tu nedēli. Nē. Visi spēlē visās pozīcijās. Visi apmēram pa visām. Kā tie vārdsargi? Ir tā, tu jau vari redzēt, kurš ir tāds nedaudz advancētāks. Jā, kurš vairāk uzstās ar ripu un kurš grib, tas tad uzbrukumā ir spēlē, kurš vairāk paliek Bet aizsardzībā. kā principā aizsardzībā nevajag likt, kurš labāk slido? Tur atmuguriski pieņemsim. Viņš jau tāpat, ja labi slido, viņš no tas. Te jau vēl nav tāda aizsardzība. Mēs nespēlējam uz lielo laukumu, mums ir sadalīts. Jā, šitā te mēs spēlējam turnīros un tad vēl pāri šitā te sadalīts. Tā kā tur jau nav 5-5, tur ir 3-3 un 4-4 aizsardzībā spēlē tas, kurš paliek pēdējais. Tanī. Kurš ir tuvāk saviem vārtiem? Cik gados sāk spēlēt uz lielo lauku? Es zinu, ka 2015. gads jau spēlē 10 gadi apmēram. 10 gadu vecumā. Es tev skaidri nemāku. Varbūt kaut kur tā, jā, 10 gados lielā laukuma. Bet tur ir vajadzīgs fizuka, tur tā lieta, ka viņiem ir grūti. Un kā tev liekas ja mēs runājam par tiem jauniešiem un tiem spēlēm daudzajām? Man, piemēram, liekas, atkal es pie futbola pieminēšu, ka tie turnīri tiem jauniešiem, tas pats, ka viņiem sākās 12 un uz augšu tas vecums arī mazajiem, principā jau katru sestdienas svētdienu turnīrs man, piemēram, liekas. Ja tu viņiem ieliktu tajā kaut kādā sestdienā vai svētdienā tā turnīra vietā ekstra to sauso treniņu, man personīgi liekas, ka tas būtu vērtīgāk. Kā tev liekas, tās spēles nav pa daudz tiem jauniešiem? Vienai grupai, kas man ir 2015. gada, viņiem jau sākās tā kā čempionāts. Tā kā lielais, viņi spēlē pie U12, un jau redz, viņiem tie turnīri ir mazāki. Viņiem katru sestdienu sanāk tāpat tā spēle. Bet ar tiem turnīriem un spēlēm, viņiem jau tas ir, tiem bērniem jau baigās tā kā fans, lai aizbrauks to turnīru. Tas viņiem ir, viņi tā kā nedēļu ir notrenējušies, un kad viņi aizbrauc uz viņu, viņi brauc tā kā tur uz svētkiem jau. Un tas jau ir ok, un viņi grib, jo tie treniņi ir diezgan arī varbūt citreiz nogurdinoši, un tas turnīrā viņš aizbrauc tur un grib parādīt, ko viņš ir iemācījies vecākiem un iemest kādu goliņu, un tas viņiem ir tādā ziņā kā fans, bet, protams, ar to nevajag pārspīlēt. Es uzskatu, ka mēnesī 1-2 tādi turnīri, pa ļaunu nenāks, jo to ledu jau arī, tas ledus arī pietiekoši, ja tev ir 4-5 reizes nedēļā, un tā kā tu saki, tas sausais arī pa ļaunu nenāk, ja kādreiz ir, bet atkal pie tā paša, ko mēs runājām, kad vecāki ir saplānojuši savus laikus, un ja tu pateiksi, ka sestdienā viņiem ir sausais un jāved uz sauso, tur... tas skaidrs. Bet tur arī tie vecāki jāizglīto. Jā, protams. Un kā vispār, ja mēs pie tiem vecākiem nonākam? Skaidrs, ka Latvijā mēs esam tik, cik esam, un katrs tas jaunietis, tas jaunais spēlētājs mums ir svarīgs, un principā man liekas, ka Latvijā, ja tev vecāks neiesaistās, ir baigi grūti tā vienam tā kā, izsisties bez tā vecāka atbalsta. Jau, es nezinu par futbolu, basketbolu, bet pirmais jau hokejā bez vecāka finansiālā atbalsta, tur jau ir neiespējami, jo tās naudas, kas ir jāmaksā, ir diezgan lielas, un ja vecāks nav ieinteresēts un teiksim, tā nav ieinteresēts un negrib nemaz neko tur piedalīties, tur jau nav variantu. Bet tā kā bez vecākiem tāds, ka tu nošķirtu, piemēram, es nezinu, kā ir futbolā vai basketbolā, varbūt tur tev nav tik daudz tās jāmaksā no vecāku puses, ka tos vecākus var nedaudz nošķirt no visa tā pasākuma, no treniņa procesa, no viss. Bet hokejā, man liekas, tas ir nedaudz grūtāk, jo viņi uztur visu to vispār to tur. Un viņus ir līdz ar to, ka jāņem vērā arī, ko viņi kādreiz saka un viņu vēlams. Protams, ka tev ir jātur tā distance, ka tu nevari viņu sākt, kad viņi nosaka apmēram. Sākt trenēt komandu. Jā, bet... Es vairāk domāju par to, finansiālais skaidrs futbolā basītī tās izmaksas ir krietni mazākas. Bet es domāju vairāk par to, tas pats vecāks, viņš maksā par to hokeju, pa ledu, ledus dārgs. Bet tieši par to, ka viņš to bērnu, principā viņš ir jāpastumj tāds pats fiziskais, tev jāiziet uz treniņu, tu gribi izlaist treniņu, bet tev ir jāiet uz to treniņu. Kaut kā viņus, un ja tie vecāki nebūs blakus tam jaunietim, skaidrs, ka finansiālais ir pirmais, bet tieši es domāju, tev pabīdīt viņu. Nē, ja godīgi... Pamotivēt.
tie vecāki, es domāju, ka ļoti labi to visu saprot un arī ir uz tiem treniņiem. Nav tā, ka nenāk uz tiem treniņiem un viņi. Un tie vecāki arī grib, vairāk grib nekā tie bērni, kā mēs runājām. Un, tā kā tur, es domāju, ir arī tagad daudz tāpat tur raidījumi bijuši, kad tur iet iekšā tādā sportā, grib trenēt. Bet mums nav, mūsu hokeja skolā nav tas tik teiksim, tā aktuāli, kad vecāki jauktos iekšā vai kaut ko. Jo varbūt mums nav tā kā hokeja klubs vai kas, bet mums ir tā kā skola. Jā, un treneri ir visi. Negribu teikt, es nezinu par citām komandām, bet mums tomēr ir ar pieredzi un ir jaunieki, kas ir kaut kur, kā es, kas ir paspēlējuši kaut kur un, teiksim, tā zināmi. Un no tiem vecākiem vismaz mūsu grupām nav tik liels spiediens un tā kā tur nav problēmas. Un tos bērnus viņi tieši, man liekas, tādā ziņā motivē, un kad arī viņiem parunā, kad liek arī mājās un grib, lai kaut ko dara, jā, bet, protams, tas viss no bērna. Bērnu un kas saka, čomiem, kas apkārt. Arī, jā, kādā tu esi tādā sabiedrībā. Jā. Tad vairāk atgriežoties pie tevis, Rīgas 2000, Šuplers, jā, tev paņēma tur. Jā, bet tur tur atkal bija, teiksim tā, tādā laikā tas skaitījās superklubs, kur bija Viesturs, Kozjols uztaisījis. Un jāsaka, laikam viņam, nevis laikam, bet viņam liels paldies, ka viņš vispār kaut ko tādu tādā laikā uztaisīja. Un tas bija Latvijā laikam tādā laikā, kā pēc tam tagad Dinamo. Jā. Tāds nebijis, jo tur arī bija tādi, teiksim, pazīstami spēlētāji, izlases spēlētāji. Un mēs spēlējām Baltkrievijas čempionātā. Tur bija komandas diezgan spēcīgas. Jā, tas bija tāds super laiks atcerēties. Pirmais solis tādā lielajā hokejā, lai gan es tur praktiski nespēlēju, tikai atrados. Cik gadi tev bija tur tik? Laikam tur bija 16 gadi, jo Baltkrievijas čempionātā bija vajadzīga komandā. Viņi pieņēma likumu, ka obligāti jābūt 3-4, neatceros tur kaut kādā 16, 17 gadu robežās, obligāti komandā uz katru spēli pieteiktiem. Un tad mūs tur paņēma, izvēlēja, mēs tikai trenējāmies, teiksim tā. Daugaviņš spēlēja jau tajā laikā, bet es trenējos un mēs pa to Baltkrieviju braucām ar visiem čaļiem līdzi. Un tad tu skaties uz lieliem, kas tur bija pa lieliem džekiem, kas bija tev tādi, kad tu pēc skaties uz... Tagad daudz skatās tagad uz tevi, jā, es gribu būt kā Soča. Labi, tas vislielākais jau, kas tur bija Irbe. Irbe, jā. Viņam bija tā kā jau beigas, viņš tur atnāca, bet tāpat Ankipāns, Cipuls, tagad uz ātro varbūt. Visi, kas izlasē bija, tie arī tie bija tur, jā, bet tādi, kas ir zināmākie, jā, Irbe, protams, pats par sevi, pirms tam bija Žoltoks, Hendriksona atveda. Tas bija lokauta laikā. Jā. Un Žoru Pujets bija uz laiku tur arī. Noteikti vēl kāds. Aigars Ciprus arī taču bija. Jā. Un Kaža. Kaža teica. Jā. Jā, tā kā tur vēl noteikti vēl bija čaļi, ko es tagad uz ātro nevaru atcerēties, bet tas bija tāds laiks, ka tu skaties pa izlases spēles un pēkšņi tu ej pie viņiem. Un, jā. Bet tev bija arī tāda, ka tu ņēmi piemēru tajā pašā svaru zālē. Cik es dzirdēju, arī tu pats esi stāstījis, ka tas pats Krastīņš Kārlis, kad ir tas profesionālisms un tā attieksme tieši. Jā, laikam no tā NHL viņam, labi, es nezinu, varbūt jau pirms tam viņš bija tāds, bet cik es viņus zināju no tā NHL un redzējis biju, kad tur viņiem ir ielikts iekšā, jā, kad iesildīšanās, atsildīšanās, visa gatavošanās treniņam, vispār pa visu, pa formu, pa slidām, pa nojām, vispār attieksmi pret to, ka, nezinu tā, augstākajā, teiksim tā, augstākā profesionalitāte, teiksim tā. Viņš tiešām bija atlēts un nepavēl, cik spēles nospēlē NHL un bija tiešām super spēlētājs. Un tad tas ceļš no Rīga 2000, kā tur tev aizgāja tālāk, tur bija Rīgas Dinamo. Jā, tad beidzās Baltkrievija, bija Latvijas čempionāts, bet tajā laikā arī bija diezgan spēcīgs. Viņš, man liekas, mēs ar Ogri, ko tur fināls tur spēlējām. Jā, bija diezgan grūti un tad sākās Dinamo, jā.
Tur jau tev, cik gadi tev bija, kad tas Dinamo sākās? 21 apmēram, man liekas, bija Tur kaut kur. uzreiz tev paņēma, jā? Nu, Nu, man principā man tās- paveicās, ka tur atkal bija, jo Šuplers bija Baltkrievijā, tad viņš aizbrauca prom, kā beidzās Baltkrievijas čempionāts, un atkal bija viesturs Jā. pirmsākumos, kurš taisīja Dinamo, nu, kurš bija iekšā, viens no. Un viņš uzaicināja Šupleru. Un, nu jā, un tad kaut kādīgi es tiku piesaistīts pie tā visa pasākuma arī. Un, jā, tas bija kaut kas tāds, laikam, Nu, tas bija fenomenāli. nebija vispār, jā, tanī laikā. Bet nesākās tev tāda, nu, komforta zona, kad tev ir Nē, nu- mājās liels klubs, tur 10,000 skatītāji. Nē, pirmajos gados točni tur komforta zonas nebija nekādas, jo bija jācīnās katrā spēlē, jo bija, nu, teiksim, konkurence, nu, nereālākā. Nu, tā, kad Visi gribēja tur tikt, jā? Jā, un starp citu, man liekas, arī pirmos gadus Dinamo bija vajadzīgi komandā jaunie. Tikai tāpēc arī es tiku. Un bija vajadzīgi jaunie, jā, un tā dēļ sākās viss tas ceļš. Un, nu, tur bija diezgan konkurence bija baigā, un tur bija jākapā, lai tu tiktu līdz tam līmenim, kad jau kaut ko tu vari paspēlēt. Tā kā komforta zonas taču nebija nekādas. Jā. Nu, bet arī kā piemēram, tie treniņi, nu, tu esi atnācis no, nezinu, no Rīga 2000, es domāju, ka tur arī tie treniņi jauda palielinājās. Nu, pavisam. fiziski man nebija tik Nebija traki. grūti, jā. Zālē nebija, jo mēs tāpat Rīgā tur bija Normons Sējais treneris Rīgā 2000, un tur bija diezgan tie treniņi arī tādi. Zāle bija diezgan, teiksim, tā smaga un daudz, un riteņi viņiem patikās, ka čaļi tur griež un ceļ svarus un uz kājām liek. Tā kā tur nebija. Protams, ka lielākais bija uz ledus, bija cita ātruma, un tur bija grūti, jā, bet tas ir, ka tu jau adaptējies. Ja tu zini mēnesi, divus, ja tu dod uz pilnu, tu jau veji klāt tam visam, un kādā momentā tu jau tiec līdzi. Tāpat kā arī, ja tu noeji zemākā līmenī, tu arī, bet, nu, tādā laikā, jā, bija jāpastrādā, un kaut kādā momentā jau likās, kad ir jau ok. 10 sezonas nospēlēja, jā, Dinamo. Cik bija sezonas? Nu, jā, es neesmu skaitījis, droši vien diezgan daudz. Jā. Nu, ok, tu kā jaunietis iegāji, bet nu, tad jau tu to savu pierādīji sevi. Nu, jā, nu, tur arī bija interesanti. Tur jau KHL arī bija likumi. Tur bija tādā vecumā, ka tu jau kaut ko sāki spēlēt. Tie bija kaut kādi 25, 26 gadi, kad tu būtu interesants kādam citam Krievu klubam. Es biju aizsargs, man jau tur punkti nekādi nebija. Nu, tur aizsardzībā spēlēju, aizbraukt tu varēji, bet tur jau, teiksim tā, Dārziņš, Miķels, kad viņi aizbrauca savos labākajos gados, un viņiem bija tie punkti. Un visur dēļ punktiem viņi arī kā uzbrucēji bija rezultīvi, un viņi spēlēja, ņēma, kas met gols iekšā. Un manā gadījumā bija grūtāk arī aizbraukt, jo bija likums, ka tu līdz 28 gadiem tev jāspēlē ir Rīgas Dinamo. Līdz 28 gadiem. Jā, Cik tu nevar braukt? Jāmaksā kompensācija. Un viņiem pat tādu spēlētāju, kurš Krievijā bija daudz tādu, kas var spēlēt aizsardzībā, nu, es nebiju viņiem baigi interesants. Un pēc tiem 28 gadiem es aizbraucu uz to Krieviju, divus gadus paspēlēju. Un, jā, bet nu, to likumu es atceros toreiz, tas bija izdevīgs Rīgas Dinamo, jo tad viņiem būtu grūti savākt sastāvu, jo tie jaunie čaļi, kas kaut ko spēlēja, protams, ka Krievijā maksāja vairāk. Un viņi būtu aizbraukuši uz turieni, un ja tu vēl pierādi tur, tad jau tur ir uzreiz cita alga. Būsim godīgi, tev arī tajos labajos Dinamo laikos alga jau bija diezgan liela, salīdzinoši priekš Latvijas. Protams, jā. Es ne brīdi nesūdzējos. Jā, Bet tajā brīdī nav tā, ka tu iestājās kaut kāds tas, nu, nezinu, pazūd tā attieksme treniņos vai bišķi tad, nu, kā es jau teicu, pa komforta zonu. Ka tu esi mājās, tad pat liels klubs. Protams, ka tas bija liels pluss. Tagad tu vispār nevari iedomāties, ka kaut kas tāds varētu būt, kad varētu spēlēt mājās un pelnīt normālu algu tepat Latvijā. Bet, nu, nē, tev tāpat gribējās vienmēr būt labākam kaut kur, zini, tāpat pēc tam bija izlases pēc sezonas un tev bija jāuztur sev formā. Un tāpat tu kaut kur domāji, kaut kādā brīdī varbūt aizbraukšu kaut kur uz kaut kurienu. Un noteikti jau, ka bija. Tāpat jau bija tās komforta zona, protams, bet, nu, teiksim tā, kad tev bija iekšā, ka tev jātrenējās. Nu, ka tev aiz muguras jau elpo kāds cits, ka tu gribi noturēt to vietu un ka tu gribi spēlēt tajā komandā. Jo arī, nu, pasies, cik daudz tomēr no latviešiem bija gājuši cauri, nu,
nebija tur aizķērušies. Nu, visi jau gribēja. Tas bija tāds klubs, kurā visi gribēja spēlēt. Nu. Pastījos vakar, starp citu, 10 gadus jau tu nāc pie manis trenēties. Un tas arī man liekas, ka tu sāki, tas bija 15. gads, tas jau bija jau, kad tu biji, kas saka, grants Dinamo, ja? Nu, varbūt, jā. Tā kā KHL sezonā, cik tur spēles? 54 vai cik ir, jā? Nu jā, kaut kāds līdz 60, man liekas, pirms tam jau tu tik daudz spēles nespēlēji sezonā, un tas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka tev ir... Tas bija tas vecums, tas vecums, tie 25 gadi, būsim godīgi. Nu, tas ir tas, no tiem 25 sākās tanī līdz kaut kādiem, tu esi aizsargs, varbūt tu vari 3-5, tādā top līmenī nospēlēt, kad tu esi vajadzīgs komandai un ka tev uz šķība acis jau neskatās, ko viņš te dara apmēram. Ka vienīgais, teiksim tā, kāpēc man maksā naudu, bija tas, kad es varēju, kā es jau 100 reizes teicu, ripu iemet zonā, man bija jābūt pirmai viņiem pakaļ. Nu, nevarēja būt tāds variants, ka tu slido un tev apslido kāds. Un tev bija jābūt pirmajam viņiem pakaļ, vienkārši jādod partnerim vai jāizmet tālāk tā ripa. Viss, tas bija tavs darbs tanī Dinamo. Vairāk no tev neko neprasīja. Un tev par to maksāja naudu. Viss. Tu biji citi, kas izdarīs tālāk. Tāpat kā tu taisi remontu. Tu paņem cilvēku, kas liek flīzes. Tev ir vajadzīgs viņš, lai viņš izdara to. Tev nevajag, lai viņš dara nāk. Tev būs cits, kas izdarīs nākamo. Tev bija, katram ir, man bija tāda loma. Es arī to kaut kādā mērā biju komanda apmierināta, treneri apmierināta un viss. Tu regulāri to katru starpsezonu, cik tu tur paņēmi brīvi, labi, tev izlases bija, bet tu to mēnesi, pusotru tu nāc un strādāji. Kur tu tam atradi to motivāciju vasarā? Tur jau tā lieta, ka bija tā saprašana, ka tur ir, tanī Dinamo ir viss kārtībā. Un, ka tur ir lai tu tiktu un noturētos, tanī komandā arī jātrenējās. Bet tur jau bija daudz tādu, kā es tādu čaļu. Meija, Džeriņš, Bukarts, tāpat tagad ātrot, neatcerēšos vēl. Cibuļa. Visi tie mani gadi, viņi jau visi to darīja, nevis vienīgais. Es nācu pie tevīm, citi gāja citur, bet visi tie izlases šķaļi, kas bija, tas jau bija tas kodols. Viņi jau gāja, visi jau darīja. Hokejistiem ir tas, tā saucamā attieksme, ka tu vasarai, starpsezonā, jo futbolā tā starpsezona basītī ir savādāk. Bet, jūs ejat, bet tais citos sporta veidos, kā lai tiem jauniešiem, es pat gribētu teikt, sevišķi man arī tagad nāk jaunie futbolisti, tur 17, 18 gadi. Viņi saka, ka tai starpsezonā, redz, viņiem vajag atpūsties. Ja? Bet tu esi jauns, kā lai viņiem kā lai to ieskaidro, ka tev ir jāvēl tas laiks savam ķermenim. Nav varianti mūsdienās. Jūs visi nācāt. Kas hokejā ir tas atšķirīgais? Bet es jau nezinu, kā ir. Varbūt man bija jānāk vienkārši. Tie čaļi bija tādi, kam bija jānāk. Varbūt citi nenāk. Bet tas pats Dārziņš, viņš čargāja, darīja kaut ko. Jā. Bet vajag arī atpūsties. Jo citreiz bija tā, ka citi ir izlaidi čempionātu. Ka jūta, ka tā sezona ir tik grūta, ka viņš deva tam ķermenim atpūsties. Rēķini man sanāca tā, ka visu to mūžu karjeras laiku, kam es izlasēju kā no sāku, tā neatceros, cik 12. 13 čempionāti. 13, es nevienu vispār neizlaidu, un arī tā ir nereālā slodze, jo tev sanāk čempis, sezona, kaut kāda pauze, čempis, nedaudz pauze un atkal, un visu laiku šitā te, tas arī nav viegli, es nezinu, vai tas ir pareizi, es tagad domāju, būtu varbūt kādu izlaidis, būtu ilgāk varbūt, jo tev jau skaitās tā kā iet kopā krājkasē. Iedomājies, pa 13 gadiem, cik tu esi spēles nospēlējis izlasē? Sezonu. Tas jau beigās aiziet kaut kur. Kaut kas jau tāpat tu nolietojās kaut kādā ziņā jau kaut kas. Varbūt, ja tu tieši paņem pareizu pauzi, pēc tam kvalitatīvi ej pie trenera, kurš ir uztaisījis tev programmu un tu kvalitīvi trenējies, ilgtermiņā varbūt tas ir ok. Bet man bija, protams, ka tāpat kādreiz bija kaut kādas saslimu vai traumas, man bija tā, ka es paņemu lielāku pauzi, jo man pēc tam ir 100 reizes grūtāk ieiet atpakaļ. Labāk es visu laiku kaut ko minimāli daru, trenējos, un man ir vieglāk pašam. Tā kā tā, bet, jo tu paliec vecāks, jo tu nevari ņemt lielākas pauzes, tas ir točni. Varbūt jaunāks tu vari paņemt, bet, ja kad nāk gadi, ir baigi jāizvērtē, cik tu vari, cik tev ir spēles laiks, cik spēles tu spēlē un kā tev ir. Ja tu spēlē mazāk, tev ir jātrenējās vairāk. Ja tu spēlē vairāk, varbūt tu vari kaut kur piebremzēt.
Bet vasarā noteikti tas ir laiks, un arī jāskatās traumas, kā tu pabeidz sezonu. Ja tev ir, nezinu, tur muskuļu vai cirkšņu vai kaut kādas, tad tev varbūt ir jāpaņem nedaudz vairāk atpūta, jāsārstē tās lietas, lai tu vari pēc tam 100% Un kā jums sezonas laikā, pieņemsim, tev tieši, ja mēs runājam par to fizisko sagatavotību, tev bija kaut kāds, tu pats kaut ko papildus darīji, vai jums tur komandā, tu vari nospēlēt visu to sezonu ar to bāzi, ko tu esi uzņēmis? Protams, ka tur tāpat ir izlašu pauzes bija, kurās, parasti neviens nebrauc. Tur brauc, tagad visi brauc uz tām izlašu pauzēm, kur ir tie izlašu turnīri, kas ir sezonas laikā, bet kad bija Dinamo, pirmkārt, tur arī, man liekas, ka nelaida, jo tur visur varēja dabūt traumas, un tas nebija vajadzīgs. Tev iedeva pāris dienas, 3 atpūsties, un tā izlaša pauzē reāli bija grūti treniņi, kur bija cirējis pat varbūt 2 reizes dienā, un tur bija 2 lēdi zāli, kur tev kāds 4 dienas, 5 normāli iedzen, un pēc tam, lai tu varētu turpināt. Bet, visu sezonu nebija tā, ka, uz play-offiem palika vieglāk, tur bija tikai lēdus zālē, tur ritenis atjaunošanās, kaut kāda pastaigāšanās, bet tā caur sezonu tur, var teikt, pat katru dienu ir zāle. Un kā tu arī pieskārāmies tam pašam ritenim, pirms spēlēm, pēc spēlēm, kā tu tam pievērsi, sagatavot sevi? Skaidrs, ka jums ir kopējā iesildīšanās uz ledus, bet cik es arī... Tas jau bija tā kā apmēram brokastis apēst, tas bija obligāti. Jo cik es esmu dzirdējis, arī tas pats Krastīņš, Sandis, viņi cik es zinu, pēc spēlēm tur ir sēdējuši un vēl stundu riteni griezuši. Labi, stundu, es nezinu, tas ir pārspīlēti, bet laikam pēc spēles tur lielākā daļa, 15-20 minūtes, cik tev vajag. Noteikti tā pulsā, lai tu atjaunojies. Bet tas ir tagad jums to treneris pasaka, vai tas jau ir pašiem profesionāļi, tur neviens jums neko nesaka? Ir. Ejt un dari. Citreiz, kad ir sūdīgs garastāvoklis, tad tu to vai slikti nospēlēji, emocijas nav, tad tu citreiz neaizēji. Bet pārsvarā visi džeki iet un visi dara. Un arī treneris tie, kur varbūt negrib iet, arī piespiež, jo tas viss ir vajadzīgs. Un ilgtermiņā bez tā tu nevar. Bet, protams, ka bijis reizes, ka tu neaizēji. Nē, skaidrs, jā. Un tad man ir vēl tāds jautājums, arī tas ir, mītisks, nemītisks, bet es esmu dzirdējis, ka tev bija tu nedēļu vai cik ilgi es bijis uz Washington Capitals nometni. Tās bija tās attīstības nometnes, tā kā vasarā, ko tur sauc čaļus, jā. Kas tur ir pastāst bišķi sīkāk, jo cik es te klausies intervijas, tur īsti neviens tā arī nezina, kas tur bija, vai tev izsauc, vai tev tur sarunāja kāds mūsu jau esošais? Nē, tur bija Arči Irbi tenī laikā strādāju, un es diezgan nospēlēju olimpiādi. Tā bija Vancouver, man liekas. Jā. Un tad, es nebiju draftēts, bet, kaut kādā veidā man, laikam tur bija cilvēki, kas skatās, uzaicināja, bet... tagad, ja tagad to izvērtē, protams, kad fiziskais man bija, laikam tā kā vairāk biju, vajadzēja būt pārliecinātākam, bija tā kā kaut kur nobijies, varbūt no kaut kā, jo tā bija pirmā reize, ka kaut kur, man apkārt nebija tādi cilvēki, varbūt, kas nebija arī, aģenti, kas pirms tam kaut ko stāstījuši, bet, protams, kad palaida izdevību garām un... Bet kas tieši tev tur pietrūka? To jau tur nekad nesaka. Tur saka, ka baigi labs tu esi, zini, šitie te visi stāsti, bet... Tad tur reāli nedēļu... Noteikti, ja es būtu bijis labākais, es tur būtu palicis. Nebija vajadzīgs, tā noteikti. Visu. Un kaut kādi tur treniņi atšķīrās, kaut kā tu Latvijā izdarīsi? Tur jau nav tā kā treniņi baigi. Tur kaut kāds fiziskie zālē testi bija, tur man bija viss ok, uz ledus, tur kaut kādu uzdevumu, tur tanī laikā, varbūt tagad kaut kas mainījies. Uzspēlēja kaut kāds pārbaudas turnīrs, tur spēles savā starpā. Un, ja tu nebūtu 12 gados sācis trenēties, bet tur jau tā lieta, ka tu nekad nevari zināt. Bet, protams, ka vajadzēja varbūt būt pārliecinātākam par sevi. Nezinu, tur būtu interesants, būtu palicis. Nebija interesants. Tad viņi tev pateica, ka viss baigi labi un uzzvanīsim. Apmēram stopus. Tur piedāvāja... Kaut ko piedāvājas, man liekas, AHL vai AHL lejā vēl vienu kaut kādu līgumu, ka tur bija arī es atceros Farm klubā, kas bija Vašingtons, viņiem tur bija, es pastījos tos aizsargus, tur bija vājprātīgi tie aizsargi, nereāli daudz. Un ja tu netiki tanī komandā, tad tev sūta lejā, un tur arī bija tās algas.
Nu, tur nebija neko nemaksāja. Un man Dinamo jau tajā laikā diezgan ok Tu jau biji maksāja. Dinamo, cik tev gadu bija? Nu, es jau biju tā kā jau virs tā vecuma, zini. Un, teiksim tā, jā, pats arī nobijos. Es domāju, nu, bļāviens aizbraukšu tur, nu, tur neko nemaksā, nosūtīs lejā. Ko es tur zinu? Man vēl bija tas, kad man ar angļu valodu nebija tā, kad baigi labi zināju. Un, nu, zini, vienkārši vajadzēja, protams, tagad vēl vienreiz iet cauri, mēģināt vēl vienreiz, jo tad nu, izsisties, jo tagad ir piemēri, tas pats Baliņa un viss, nu, viņi redz izsitās. Mālači tādā ziņā cepur nost. Arī bez drafta. Jā, tā kā čaļiem tāds piemērs ir, kad, un arī kur viņš bija spēlējis un ko viņš bija darījis. Tikai ir jāgrib un viss. Nu, protams, ka tur bija Dinamo starpā, kas tagad ir grūtāk. Nu, bet, ja tev nebūtu tad Dinamo bijis, varbūt arī būtu, kas saka, saņēmies un palicis. Ja? Te jau džekiem mūsu nav vairs te varianti, viņiem ir jāsitās kaut kur ārā. Nu, tur jau tā, ka tu nezini, kāds pareizais ceļš. Skaidrs. Dinamo, kā saka, bija tad tev 2 gadi Toljatī. Tas jau bija pēc tā vecuma, kad tu vari iet. Jā. Tu Dinamo nebija vajadzīgs nevienam, vai tu pats gribēji kaut ko pamainīt? Nē, nu, protams, ka tur gribēju pamainīt, gribēju aizbraukt turien, paskatīties, kā tur ir. Nu, jā, tomēr tādu laiku bija nospēlējis vienā komandā, jo tur jau bija viss, agrāk es atceros, tur visu runā, ko viņi nebrauc uz to Eiropu. Bet mums jau nebija finansiāli izdevīgi braukt uz turien, jo mums te maksāja vairāk nekā jebkur Eiropā. Nu, priekš kā man braukt? Nu? Un tu vēl esi mājās. Tā kā, jā, tur agrāk es atceros, bija runas, ko viņš nebrauc uz turieni. Nu, tu taču arī neiet strādāt. Tagad tu strādā šeit pa lielāku algu, nekā tagad braukt uz Lietuvu, strādāt pa mazāku algu. Nu, protams, ka tas KHL tajā laikā maksāja vairāk nekā tev maksāja Eiropā. Vismaz man. Nezinu par citiem. Varbūt tie čaļi, kas brauc, viņiem maksāja vairāk. Nu, un kā tur atšķīrās spēlēt Krievijas klubā vai Latvijā viss tā ikdiena? Skaidrs, ka tu lieties arī, ka tu spēlē tur paskatījos arī, kā tur izskatās. Jā, skaidrs, ka tur varbūt bišķi depresīvāk viss tas skats uz dzīvi. Ja godīgi, tur bija plus tas, ka arēna bija ļoti laba. Ārtis bija treneris. Jā. Un neviens sliktu vārdu nevar pateikt. Maksāja vairāk kā Dinamo? Jā, nu, tikai tāpēc jau arī aizbrauc. Maksāja vairāk. Protams, bija kavēšanās naudas, bet samaksāja visu. Bet arēna ok, ģērbtuve ok, sadzīve ok, komandā džeki ok. Vispār. Jā. Man interesē arī par tiem visiem slaveniem pārlidojumiem Krievijā. Tu reāli nospēlē spēli, tad jūs braucat uz lidmašīnu. Un tāpēc es arī jautāju par to sezonas laiku, par to fizisko sagatavotību. Skaidrs, ka tie visi, jums nebija droši vien tādas lidmašīnas, kādas ir NHL džekiem, jā, viss mazie. Viss, kā tu sev vispār vari, pa kuru laiku atjaunoties tajā sezonas laikā, kad tie pārlidojumi entie uz tālajām Sibīrijām? Labi, tie pārlidojumi nebija tik trakākais bija tās laika zonas, kas ir, kad pamainās. Bet mēs parasti dzīvojam pēc Latvijas laika. Un treniņi arī bija visi pakārtot. Trenējāmies reiz vakarā, tur pēc tam spēlē, pēc viņiem vakarā, mums pēc rīta, mēģinājām noturēt to viņa laiku. Grūtākais, kas bija vienkārši tādās lidostās, ka mums nav tā kā NHL rāda, ka tev piebrauc autobus un ka tev ir savs tas tur, ka tev piebrauc, tev ieliek lidmašīnā un viss. Mums bija jābrauc uz lidostu, jāiet cauri visu tā kontroli un tur bija tās lielākās stundas. Tas bija tas grūtākais. Pārējais tur lidmašīnas no sākuma bija Krievu, bet viņas bija vecas, bet viņas bija ļoti, ļoti ok. Tur bija tāpat lielie beņķi un tā kā viss. Un deva ēst mums lidmašīnās, arī bija ok. Pēc spēles pabaroja vēl lidmašīnās, tā kā tur arī par to nevar neko sliktu teikt. Pēc tam mēs ar Baltiku sākām braukt, lidot. Arī bez problēmām. Vienīgais, kas bija, kur tu pēc spēles tu esi nogurs un tev vēl jāsēž lidostā. Tas bija vienīgais, ka tur citreiz kaut kādi izdomā Krievijā pārbaudīt bišķi vairāk nekā vajag. Pasīties ilgāk nekā vajag un zini, tu pavadi tur kādu laiciņu. Bet tā tur. Viss bija sataisīts augstākajā līmenī. Visa tā, teiksim tā, lidošana, dzīvošana, viesnīcas labākās, kādas bija tur praktiski. Kurā pilsētā bija, mums bija, var teikt, labākā viesnīca, kur mēs dzīvojām. Pārtika
ārsts pasūtīja, ko tu tur ēdi. Jā. Tur nebija tā, ka kāds no zila gaisa izdomā, ko tu ēdīsi. Tā kā viss bija kārtībā, bija tikai jāspēlē. Pašam bija tikai jāspēlē un jātrenējas. Un jābūt gatavam. Jā. Un kas tad tur jums, es atceros, ka pirmsākuma Dinamo bija play-offi, bija tur visas tās slavenās spēles ar SKA un viss. Un tad ar katru gadu tas viss gāja mazumā. Nu, ar katru gadu vienkārši budžets palika bišķi mazāks. Tur ir tā problēma, jo tur jau hokejā jau... Bet arī, pieņemsim, budžets mazāks. Zinu, tu man teici, ka jums sākumā, pirms Dinamo sākumā bija tās prēmijas arī pa uzvarām. Skaidrs, ka tas samazinoties budžetam iet nost. Protams, ka tas varbūt kaut kādā mērā ietekmē, bet lielākais jau kāds tev ir sastāvs un kādi tev ir spēlētāji, kuri ir vairākumā, kas met golus iekšā vai nav. Tas pats jebkurā Krievu komandā tu paskaties. Tur, labi, es nerunāju, tur varbūt pa SKA vai kaut kur ir top savākti, top Krievu spēlētāji, bet tādās vidusmēra komandās ir labi ārzemnieki, kas saņem naudu par to, ka viņi met vairākumā golus. Vairākumā iemet 1-2 golus, viņi pārējie nospēlē uz nullēm, komanda vinnē. Kamēr bija nauda, kamēr varēja atļauties ārzemju spēlētājus, tos Hossa, Hartigans, Vestkots, kas tur vēl bija, Vārtsargs. Bija no sākuma. Labi, pēc tam latviešu vārdsarga Masaļs, kas tur pavilka mūs. Bet pārsvarā jau tu... Tas ir atkal atgriezīsimies. Tas ir tā kā būvēt māju. Tev iedod uzbūvēt māju pa 100 eiro, vai tev iedod uzbūvēt māju pa 1000 eiro. Katrai lietai ir savu cenu. Katram spēlētājiem ir savu cenu. Jo tu gribi labāk, jo tev jāmaksā vairāk. Un tas ir arī viss. Tie čaļi, kas... Meita golus iekšā, kādā brīdī aizbrauc no mums prom. Viņiem samaksā Dārziņš, Miķels, Sprukts, kurš vēl Karstums, Daugaviņš. Viņi jau sākumā arī bija Dinamo. Pēc tam viņiem sāk maksāt lielas naudas tur. Viņi aizbrauc prom. Viņi vietā par to pašu naudu, tek paņēma kaut kādu, es nezinu. Tanī laikā arī sākumā nebija jau tagad tu ieiet internetā, tu vari izlasīt pa spēlētāju pilnīgi visu, un tu redzi viņas visas video. Agrāk jau tā nebija, jo tev aģents kādu iestāstīja, kurš ir labāks. Tu paņēmi, beigās atbrauc tev no NHL atbrauc 4. maiņas spēlētājs no NHL. Tu gribi, lai viņš met golus. Protams, ka viņš nemetīs golus. Viņam tur ir cits darbs, te viņam ir, ja tu viņu liksi 4. maiņā, viņš būs super, viņš izdarīs savu darbu, bet viņš jau nemetīs golus iekšā. Tie, kas met golus iekšā, nebrauc uz tā Dinamo. Ja nemaksā naudu. Un tad ir kā ir nonākt no tā visa, beidzās viss tas KHL pasākums. Un tad jau... Manā gadījumā jau, man tāpat viņš būtu beidzies tur. Gads, šur, tur. Man jau tas vecums pienāca, kad īpaši vajadzīgs es vairs nebiju tur. Un, aizbraucu uz Čehiju uzspēlē, Franciju un vienkārši ar kara sākumu tas viss, teiksim tā, tas Eiropas hokejs jau arī, tur jau viss arī biznes un neviens tev neko nemaksās, ja tev var nemaksāt. Un līdz ar to, kad spēlētāji no KHL visi aizbrauc prom Eiropā uzreiz rēķina, cik KHL komandas, piemēram. Turienes aizbrauc no katras komandas 3 prom. Cik Eiropā jau spēlētāji klāt ir. Viņiem taču arī vajag vietu, tur jau tā lieta, un tur ir tie top spēlētāji, kas nāk iekšā, pārējie iet jau uz leju. Un, protams, ka tās algas samazinājās. Tev jau neviens neies maksāt vairāk, ja var maksāt mazāk. Un viss, Eiropā tas hokejs bišķiņi, es domāju, tādiem spēlētājiem algu ziņā bišķi iegriez. Jā, tas viss pasākums, jo agrāk bija tā, no tās pašas Čehijas, ja tev tur nedabona vajag, cik tu gribi, ja tu esi labs, tu brauc uz to KHL varbūt. Tagad tev vairs nav kur aizbraukt. Tev jāspēlē Eiropā. Nav tā kā basketbolā, kad Krievijā laikam diezgan maz bija čaļi, kas spēlē. Tāpēc, ka Eiropā viņiem vairāk maksāja. Hokejā nav tā. Hokejā bija tā, ka lielākais, kas bija, tur bija tā Krievija, tas hokej, tas... Bet kā tev, piemēram, cik es zinu, tev tie līgumi bija sezonu tu slēdz, jā? Bija uz 2, bija uz 1. Bet kāds ir tā, sanāk, katru starpsezonu tev ir bišķiņ tāds protams, tāpēc arī vienāku zāli. Bet tas arī motivē. Protams. Ja tu būtu noslēdzis 5 gadu līgumu, drīz vai tik cītīgi strādāt pie manis. Bet citi čaļi strādā. Jā. Tu taču NHL noslēdz uz tik gadiem. Tāpat met golus iekšā. Jā, tev ir jāturā. Tas ir kā tu esi cilvēks, kā tev ir, teiksim tā.
mentalitātes, nezinu. Atbildība. Bet, kā tev liekas, mēs latvieši tādi mīkstāki esam, ja var neizdarīt, neizdarīsim. Piemēram, tas pats, kā es vienmēr domāju, arī par tiem jauniem futbolistiem, viņi te kaut kur spēlē, man liekas, es ar viņiem runāju, pastrādā vairāk, pacīnies vairāk, mēģina izsisties tur augšā, jo futbolā tomēr, jā, varbūt piekritīšu tev jau to, ko tagad Artis teica visās 20 intervijās, kad, jābūt ir nekaunīgākiem, jācenšas būt labākiem un jācenšas ir tikt tur augšā, kur tu gribi būt, nevis jāsamierinās ar to, kur tu tagad esi un labi, nospēlējām, zaudējām, nē, mums ir jāiet un jācīnās un redz, čaļi cīnās, spēlē un tādā ziņā Artis malacis. Motivators iedod jauniem, kad nevajag samierināties, kad ir jāiet, jācīnās un viņi jau tādi paši, kā tur jau nekas nav, vienkārši, kā es esmu teicis, no tā paša NHL un KHL tā starpība ir tik liela, bet darba ziņā. Tur ir jādara vairāk. Nē, tā, ka darba ziņā, lai šitā mazā starpiņa aiziet, tas ir nereāli. Tur nav, tur ir maz, bet lai tu tur tiktu tanī darba un spēles ziņā, tas ir nereāli. Tad, protams, tie tavi 13 pasaules čempionāti. Tu teici, ka džeki paņēma brīvi un dažiem vajadzēja atpūsties. Kāpēc tu vienmēr brauci, kāpēc tu neatpūties? Teiksim tā, gribējās jau arī kādreiz, bet, ko mēs jau runājam, Latvijā tie spēlētāji ir tik, cik viņi ir. Un tādā laikā, laikam, ja neaizbrauktu to izlasi, tur nesaprastu. Jā. Protams, kad... Bet izlasē, cik es saprotu, arī maksāja kādreiz kaut ko. Jā. Bija maksāja un bija prēmijas. Un kāpēc nesaprast? Arī tur Karsums nebrauc tur, nedēļu komentāros nolika. Viņi pēc tam jau visu to aizmirst. Nākušā gadā viņš bija un viss teica, Maločiks. Jā, bet viņam bija, nolika, bet viņam bija katru gadu problēmas ar ceļiem, kas visiem bija vienalga. Un to jau visi uzskata par to izlasi arī, kā es teicu. Tas ir pusotru mēnesi. To varbūt tā nevar salīdzināt, bet tu ietu strādāt pusotru mēnesi valsts labā kaut kur. Ja maksā, kāpēc ne? Ja nemaksā. Tad es domāju, redz, tad tie čaļi, cepur nost tie, kas tur iet un spēlē un cīnās, jo viņi reāli no sava atvaļinājuma minimums pusotra mēnesa visu nometni ar visu. Jā. Bet, redz, čaļiem ir iekšā, viņi iet cīnās, grib pārstāvēt savu valsti un tādā ziņā malači. Un redz, tagad it sevišķi vēl tas līmenis, kur mēs turam, ir diezgan ok, medaļas un tā kā es vienmēr tikai, varbūt čaļu pusē tie, kur iet uz spēlē un kādreiz nesanāk kaut kas vai kaut ko, bet mums tā hokeja sabiedrība un tie cilvēki nav tik daudz, kā piemēram, tur citur, kur saka, davai, šogad es braucu, nākošu gadu aizbraucu citu, un tur var savākt 5 vienādas sastāvus. Mums nav tā, mums ir tas kodols tik, cik viņš ir, un uz to arī turās viss tas pasākums. Mums nav tā, ka šodien aizbrauc Jānis nākošu gadu paņems brīvi un aizbrauks Pēters, un viņš būs tikpat labs, cik Jānis, tā kā kanādieši varētu savākt tās izlases. Cik viņam? Labi, viņiem resursi. Tur jau tā lieta mums jau nav. Un tie čaļi, ja katru gadu tur neaizbrauc, tie top, runāšu vairāk par top uzbrucējiem. Mums tas ir baigais mīnus, ka viņš neaizbrauc, jo nav, par daudz viņš neaizbraukt. Mums nav, kas iemet to golu iekšatnē vairākumā, nav tādā vajadzīgajā momentā, kas aiziet iemet. Mums tāda nav daudz, viņi tur 10. Neaizbrauc daudz, viņš neaizbrauc kāds no NHL latvietis. Mums tas reizi baigais mīnus, mums nav ko ielikt viņu vietā. Bet tā motivācija bija, lai kāds nepadomā, kāpēc. Nē, tā taču nebija, bet priekš sevīm kaut kādīgi tu biji, zināji, ka tev jāiet, jāspēlē un tas tev kaut kādīgi iekšā, es nevaru pateikt kādu. Bija, protams, gadu, ka kāda negribējās braukt un bija kāda trauma, bet beigās tik un tā, kāds tev pierunāja vai kaut ko, bet beigās, kad tev ir tie čempionāti, ka tu nevienu izlaidis, pašam ir prieks, ka nav tā, ka tu aizbrauc uz 1, 2 izlaidi, pēc tam aizbrauc, ka tu esi bijis tur, lai kā ir gājis, visādi gājis, bet tā ir dzīve, tāpat kā kas ir bijis, tu neko nevar izmainīt. Bet tu esi bijis tur,
Tu esi bijis uzvarās, tu esi bijis zaudējumos, un tev ir ko atcerēties. Un, nezinu, varbūt citiem kaut ko pasies, čalis nospēlēs tik ilgi. Nu, citiem arī būs kaut kas, kāds domās, varbūt kādreiz braukt, nebraukt. Nē, jābrauc. Zin, tur Soči brauc. jā, nu, Jā. Nu, kā tad tā. nāk tas čempionāts nākošais, kurā jau tu pirmais laikam, kur tu izlaidi, un tad bija bronza. Jā. jā. Nē, tas bija pirmais, kurus izlaidi. Jā, pirmais, kur tu izlaidi, un uzreiz bronzas. Es jau te arī ar džekiem gan zālē, gan daudz runā, lai nu kurš no Latvijas hokejistiem būtu bronzas pelnījis, tas viens esi tu. Nu, Kāds ir tās protams, kad... Tev bija vispār, nu jā, labi, tu pats aizgāji no izlases. Nē, bet, nu es īsti vairs, es jau sapratu, ka tur īsti vajadzīgs es neesmu. Nu jā, bet apsties, ka mums jau arī tagad ir džeki, kas ir paņemti uz olimpiskām spēlēm, kur arī jau īsti vairs nevēl, bet nu arī tu kaut kādu iedod. Jā, bet tas, nu, nezinu, es jūtu, kad, nu, neesmu tur īsti vajadzīgs un arī... Kā tu to jūti? Nu, Tev nu, kā jūtu, tā jūtu, bet, nu, laiks bija beigt un bija cilvēki, čaļi, kas labāk varēja izdarīt par mani. Un vienkārši tā bija tur augšā lemts, kad es palikšu bez tās bronzas medaļas. Un tā ir, nu, neko neizdarīs. Nu. Nē, nu tas ir dzīve, jā. Bet kā tev neliekās? Nu, vismaz man liekas, ka tu esi brīžiem tāds ļoti pieticīgs. Arī tu saki vienmēr to, ka tev visu dzīvi ir bijis saņemt rīpu un kā tu man saki, gar bortu izlidināt ārā. Bet Nē, būsim godīgi. Nu, es nezinu, džeks, kas māks lidot ar to rīpu, var izlidināt ārā, bet kaut kāds jau tās vērtības ir, ka tev 13 gadus tu pēc kārtas brauc čempi, Dinamo spēlēji. Nu, tas jau vairāk, protams, ka joks un tādā ziņā, bet pašam ir lielākais prieks, kad izlasē tie treneri bijuši tur Nāroks, Vītoliņš, Hārtlīs, kurš tagad, Beresņevs, kas vēl ir bijis, es nevaru atcerēties. Nolans. Nu, kad ir bijuši tie un kad nav tā, kad ir bijis viens treneris un kad viņš tev tikai ir paņēmis. Nu, kad ir bijuši tie treneri, ir mainījušies un kad nu, tu esi bijis tur. Nu, ja tu esi bijis, ja viņi tev ir paņēmuši, nu, tā tad tu esi bijis tas izlases līmenī un kad nu, tev ir novērtējuši. Nav tā, ka tev viens treneris vai teikt, viņš jau viņu, bet nu, ka tanī, teiksim, tanī manā karjeras ciklā ir bijuši daudz tie treneri un kad, nu, ka pie visiem es esmu ticis, teiksim, tā sastāvā un ka nav bijis tā, kad kādu čempi es aizbraucu un sēžu. Nu, es esmu spēlējis visus. Jā. Lai arī kā es esmu spēlējis sūdīgi labi, bet es esmu spēlējis visus. Nav bijis tā, ka man kāda spēle noliek malā. Es esmu nospēlējis visus, un tad jau kaut ko liekas, ka kaut ko varbūt varēja paspēlēt. Tas katrs treneris jau kaut ko arī, nu, droši vien iedeva savu. Nu, protams, viena tāpat kā nav spēlētāja, vienā tā nav treneris. Bet, nu, arī būsim godīgi, nu, tas tavs, kas šo sarunu cikls, ko es te gribu mēģināt veidot, ir par to fizisko sagatavotību. Skaidrs, ka tev visi ņēma un redzēja, ka tu esi jaudīgs džeks. Jā, tas jau bija galvenais. Jā, jo izlasē bija diezgan grūti, tur bija daudz jāspēlē pirmkārt. Citreiz atceros, mēs pat 5 aizsargos spēlējām. Tā kā bija jāslido, bija jābūt, jo pirmais jau, kas ir, kad tev beidzās spēks, tev vairs nestrādā galva. Nu, tu nevari pieņemt pareizos lēmumus. Jo tu ilgāk esi svaigs, jo tu vari ilgāk pieņemt, jo tu ilgāk vari pa to bortu izmest to ripu pareizi ārā. Ja tev aiziet ciet, tad tu visu vairs nevari. Jo pēdējais, fizuhi tas ir tas, kas tev uztur pie tās, ka tu vari domāt adekvāti un pieņemt lēmumus. Jo čempī tiešām bija spēles, kuras bija tā, kad tu nonāc jau pēc pirmā perioda, liekas, ka tu vairs nevari. Zviedri, Somi, Krievi, tur kanādieši. Jo lielākais, būsim godīgi, tur bija it sevišķi man. Es negāju tik daudz. Gāju kaut kādos momentos vairākumā, bet man bija mazākumā, ka tev ir spēle bez ripas. Kājas pilns. Jā. Bet kāda ir tas, ka tu biji KHL, tad tie ātrumi jau līdzīgi, salīdzinot to NHL. Tā intensitāte, jo, piemēram, arī daudz tagad runā par to Latvijas futbolu. Arī es biju uz U19 spēli aizgājis pret Angļiem, spēlēju U19 džeki. Tur ir nereāls tas atšķirība. Vispār tur meistarībā, ātrumā, fiziskajā sagatavotībā. Bet arī, es jau arī saku tiem vecākam visiem, viņiem ikdienā viņi trenējās tādā intensitātē, viņi spēlē.
Bet kā ir, piemēram, tu saki pret kanādiešiem, bet tad, kad jūs bijāt KHL, jums jau var tie ātrumi bija līdzīgi, bet kāpēc ir tā, ka tu uzvari to kanādiešiem, visi saka uzreiz, viņi beigt. Viņi iegriež to virpuli. Varu pateikt vienu, ka bija spēle, es neatceros, kurš gads tas bija pirms Vancouveras olimpiskajām spēlēm. Mums bija ok sezona Dinamo, mēs jau bijām play-offos, pirms mēs aizbraucām uz turieni. Tur bija tajā laikā Omska nereāla komanda, vienkārši tāds sastāvs, viņi spēlēja tur ļoti labi. Mēs aizbraucām uz to olimpiādu, cik tur bija spēles? 5 vai 5? Nu, ok. Jā. Fakts tāds, ka tajā laikā tā bija, Vancouverā bija no NHL visi, kas varēja. Un tur tas līmenis bija nereāls. Nu, tur bija vienkārši ļoti labs. Visās komandās bija praktiski tur sevišķi Kanačika, un tur mēs tur spēlējām pret viņiem arī tur spēli, vēsturisko, kur gudis tur visu noķēra, ko var. Mēs atbraucām no tām olimpiskajām spēlēm. Mums bija nākošā spēle pret Omsku. Nu, likās, kad tu izēji uz pastaigu. Ka pa tām spēlēm, kad tu biji tur, nu, tur bija tādi ātrumi, ka tu pieredzi pie tādiem ātrumiem, ka tu atbrauc uz tejienu, ka tev tā pirmās 2 spēles likās, ka tu izēji vienkārši ar cigareti. Nu, pēc tam, protams, ka tur jau viss aizgāja savās vietās. Bet šogad arī būs interesanti. Nu, Dievs dod, lai viss notiek un ka tie NHL čaļi atbrauc, jo tur laikam, cik es... Es domāju, cik gadi nav bijuši tagad. Jā, bet tur jau kaut kādas problēmas ir, bet ceru, ka viss būs kārtībā. Lai, tā jau būs īsta olimpiāda, jo, ja neatbrauc no NHL, tas ir tāds joks. Hokejā ir tāds joks. Tur pašiem čaļiem aizbraukt paspēlēt, tā kā Daugava teica intervijā, kad pret viņiem uzspēlēt, gribās vēl aizbraukt un pasīties citiem džekiem. Tur viņi nekad dzīvē tur nebūs vairs varbūt tikai pa televizoru, kas kaut kur spēlēs, nezinu. Tur. Jā, bet tad jau reāli sanāk tā līmenī. Tas arī, ko es saku, ja tu tādā līmenī spēlē, tu jau audzē arī pat esot jau, pieņemsim, gatavs spēlētājs, tu jau audzē to meistrību. Jā. Ko Soči, zin kā, pa fizisko runājām, hokeju runājām, ir tas arī svarīga lieta, kā cilvēki atpūšās. Ja? Un es domāju, pēc tādas, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas pārmet sportistiem, ka viņi, kā saka, iedzer. Ja? Kā jūs atslēdzaties no tiem visiem lidojumiem, treniņiem, hokeju un vispārējā? Grāmatas. Mēli, šitie ir mēli. Protams, kad ir kāda brīvdiena, tad jau ir tur alus, varbūt kādreiz kaut kas stiprāks bija, bet nebija jau tik daudz tās sezonas laikā, nav tik daudz tās brīvdienas, lai baigi tur aizrautos. Bet, protams, varbūt kādreiz bija kāds alus pa daudz un kādā nevajadzīgā brīdī, teiksim tā, bet es domāju, ka visiem komandu sportveidos visos ir viens un tas pats, ka čaļi tāpat kopā ir un iziet ārā un atpūšās. Un, tas, es domāju, bija un būs. Tikai, protams, jāzina laiks, vieta un daudzums. Un lai mazāk to redz cilvēki. Jā. Tagad ir grūti no tā. Tagad ir katram telefons rokā un citam vēl kamera pie pieres. Tagad ir jābūt īpaši uzmanīgam. Bet arī, cik tev tas ir traucējis pēc tam atgūt to formu? Labi, es nesaku, ka tu tur kodu nedēļu no vietas. Ja? Es nezinu, varbūt arī to darīt. Es neesmu izbaudījis, es nezinu, jāiz. Bet, principā, tas 1 alus, 2, varbūt 3. Treniņā tu izsvīsti visu ārā. Un tur, protams, pirms spēles to nevajadzētu darīt, bet... Arī pēc spēlēm tas nav nekāds noslēpums, slavenais Daugaviņa izsauciens, kur ir alus. Jā. Ģērbtuvēs tas arī ar treneru akceptu, kā saka, ir atļauts. Jā, it sevišķi, ja labi spēlē, tev neviens nekad neteiks neko. Tiklīdz komanda sāk zaudēt, tur jebkuru iemeslu, tad bezalkoholisko alu izdzers, tas būs jau skaitīsies. Bet ja komanda vinnē un tu labi spēlē, tu vari, sevišķi hokejā, tu vari. Bet tas arī atšķīrās no trenera, kā jums viņi atļauj, katrs treneris jau savādāk droši vien pieiet tam atpūtas procesam, ko var, ko nevar. Protams, jā, katrs savādāk, bet tur jau nebija tā, kad līdz kaut kādam, tā kā Daugavs saka, 1-2 alu, tur jau tu jau neej trenerim un nerādi, ka tu viņus izdzer, viņš nemaz nezina, ka tu varbūt esi izdzēris to alu vakarā. Bet
Bija tā, jā, kad es nezinu, kā tur ir, bet kad tu pēc spēlēm esi pārgurs, tu nevari aizmigt vai kaut kas, tu izdzer tos 1-2 sāls, ir vieglāk. Aizmigt. Jā, Tas un stresiņš nolaiž. jā, tu tomēr esi sadzēries visus arī pirms spēlēm tos stimulējošos, vai kā viņus tur pareizi sauc, un ka tas ķermenis tev citreiz tur līdz 3 naktī, tu vēl nesaproti, kas notiek. Viss ar mēru. Ar mēru, jā. Tas pats, ka pārēsties arī nevajag. Jā, pareizi tu saki, jā. Ok, tu biji jau spēlētājs, jau profesionālā komandā spēlēji. Nezinu, ko tu ieteiktu arī tiem jauniešiem, jā, jo es savu dēlu audzinājis. Viņš principā audzinājis, kad arī stāstījis, ka ja tu trenējies, tu gribi būt profesionāls, tev šobrīd visas tās, es nesaku, izklaides, neizklaides ir atļauts, jā, bet viss tas alkohols, kas mums tagad ir jauniešiem, tie salti un visi tie sūdi, es atvainojos. Kaut kā man ir izdevies viņu no tā atturēt, bet es zinu, ka ir džeki, kas, principā tu neko vēl neesi sasniedzis, bet viņam arī tas ir, viņš ātrāk, labāk no tā treniņa aizskries, lai tiktu uz to tusiņu, jā. Kā tu redzi, es nezinu, hokejā tie jaunieši, kā viņi? Man vēl nav, laikam, tik lieli tie jaunieši, bet viennozīmīgi tu esi malecis, ka tu esi tā visu nolicis tādā situācijā, un noteikti tas nav vajadzīgs. Noteikti es esmu tikai par, lai vispār izslēgtu to. Es domāju, ka ir citas iespējas, kā aiziet gulēt un kā atpūsties, un bez alkohola, bez tiem visiem brīnumiem un bez izklaidēm. Protams, ka kādreiz varbūt var aiziet kaut kur vakarā, bet tas, ja tu gribi būt sportists, tas tev ir jānoliek otrajā plānā. Principā jau miegs ir tas labākais, kas tev atjauno. Galvenais, kas atjaunošanās procesā, jā, bet es ar savu dēlu audzinu un domāju, ceru, ka ņemšu no tevis piemēru un izdosies jau no mazotnes, tas jau atkarīgs no mazotnes, ka tev ir ielikts, ka tas ir vispār aizliegts. Un vienkārši mēs bijām tādos laikos, laikam dzīvojām vēl tajos Krievu, pēc tās vecās skolas, kad varbūt tas bija stilīgi, bet es tagad mācu arī, ka tas dēlam, ka tas nav stilīgi un ka tas ir stulbi, teiksim tā. Redzēji, šitas ir tā lieta, kas arī, piemēram, Kristam, manam dēlam apkārt ir čomi, kas arī nedzer, nepīpē, un pat tiem komandas biedriem, pat draugiem, kas apkārt, to es viņam arī teicu, sacīt, tev ir, principā, varbūt viens tāds, nezinu, draugs, kas tev var kaut kur ievilkt, baigi svarīgi, kā tev cilvēki apkārt, un cik tev ir tas raksturs pateikt nē, jo, kā tu arī tikko teici par to stilīgumu, jā, daudziem ir, kas tu nevar uzpīpēt, kas tur jau vieni jau nekas nebūs, ar vienu alu jau nekas nebūs, bet, principā tas ir, kas saka, viena kļūda un tas kļūdījies. Tas ir sākums, viens ir sākums, un tā kā jāpievērš baigā uzmanība, bet es uzskatu, ka arī vecākiem. Skaidrs. Teiksim tā, jāborē iekšā un jāstāst, un, ka tas ir slikti un ka tas nav vajadzīgs. Es jau domāju, pēc tam aizies viņam pašam automātā, ka viņam nemaz negribēsies. Jo mūsu laikā bija tur alus kaut kāds šņabis, bet tagad jau ir visas tās vielas. Kurš tu nevar noteikt nemaz īsti. Un kā tu ar saviem jauniešiem, tu viņiem arī kaut kāds jūs tur runā ar viņiem, kā atpūsties, mazāk tie telefoni, viss pārējais? Tur jau, es domāju, ne es viens cīnos. Bet tur visi cīnās, bet man jau, kur jaunieši runāt, ka man pašam mājās ir, un es pats jau mājās netieku galā. Bet tas jau arī atkarīgs ir no vecākiem, kā es saku. Tu jau esi to jau tik tālu aizjūtis, ka tu gribi citreiz mieru. Tu iedod telefonu, bet tas jau viss no tevim sākās, ka tev katram mājās jāsāk strādāt ar to, negribu teikt strādāt, bet pievērst uzmanību. Lai nav tā, ka pēc tam viss nāk pie treneru, kāpēc jūs viņam dodat telefonu autobusā? Jo viņš nevar bez tā iztikt. Es taču viņam nesēžu mājās un nedodu non-stopā to telefonu. Skaidrs, ka mēs noņemt nost nevaram, bet tas ir jālimitē. Kaut kādu minimālu laiku, bet tas arī pats, treneris jau arī vecāks. Man jau tieši tas pats atnāk mājās, grib mierīgi apsēsties, pasīties televizoru. Es iedodu telefonu, tad ir miers. Tas viss ir nepareizi. Protams, ka tagad ir tāda laika, ka tas vienkārši ir, bet tev, kā tu teici, jāliek limiti kaut kādi. Un tāpēc arī ir tas galvenais, kad visi grib būt sportisti,
Bet galvenais, kas ir, ka tu viņas dabūsi uz to halli, uz to zāli, vienalga kur, prom no tā telefona, kaut vai stundu, 2 dienā. Tas jau ir tas lielākais rezultāts un lielākais labums, kas ir. Es gribēju paprasīt, cik es esmu pats tētis un treneris, un arī Jūris te man teica, ka tu dušījot savējo. Kā ir trenēt savu dēlu un kā jūs mājās atslēdzaties no tā, vai tu joprojām turpini dušīt? Nē, es jau uzskatu, ka nekāda dušīšana nav. Nē, bet tīri trenera un audzēkņa attiecības, tāpat arī uz ledus. Un, protams, no visiem tiek prasīts, un gribās, lai visi izdara labāk. Tāpēc, ja mēs esam arī šeit, neviens jau var neprasīt un neko neteikt, visiem paglaudīt pa galvu. Labi, bet hokejā, man liekas, tā nav varianti. Jā, jo ir jau sacensības, ir turnīri, tāpat kā jācīnās ar citiem čaļiem un jāspēlē. Un tāpat arī pieaugušam, ja tu kādam nepasaka kaut ko treniņu, tāpat arī mums arī izlasē vai kur ir treneris, tāpat skarbāk vārdu kādu pasaka, lai sāk kustēties. Un bērniem tāpat tikai varbūt biežāk viņus jāmotivē, kaut kādīgi jāstāst, jāmēģina, teiksim, tā pierunāt, lai viņi kustina tās kājas un sāk domāt. Jo, es arī piekrītu, ka tas nav viegli viņiem, kad skola paņem pietiekoši daudz enerģiju, un pēc skolas tas viss tas treniņu process ir, bet, kaut kādīgi ir. Bet kā jūs, ja tu pieminēji skolu, kā jūs arī skatot līdzi viņiem tām sekmēm, vai jūs zināt, ka man dēls bija jaunāks, kad viņi trenējās? Viņam bija jānes liecība, rādīt treneriem tajā katrā pusgadā. Tagad jau mums tikai pie 2015. gadiem, tikai šogad, man liekas, 1. gadu ir. Tagad jau tur samainījušies. Tagad ir saulītes, mēnestiņi un zvaigznītes. Bet es esmu tikai par, kad jānes liecība, jārāda trenerim. Jo hokejā arī tas tā nav tikai, jebkurā sportveidā nav tikai skriešana, tur kaut kas ir nedaudz jāsaprot, jādomā un jāpiedomā līdzi. Tas nav no punkta A aizskriet uz punktu B. Droši vien tas arī viegli atletikā tur nav vajadzīgs smadzenes, tas tik tā. Visur ir vajadzīgs. Visur, jo tas nav. Tas tikai tev nāks puses, ka skolā būs sekmes labākas. Bet jebkurā gadījumā izglītība, protams, pirmajā vietā. Tu neuzskati, ka jau skolās ir pamazs tas sports, jo es atceros, ka es gāju skolā, mums bija 3 reizes nedēļā, plus vēl tā viena diena bija, ka tev ir 2 stundas tas sports. Protams, ka pamazs vajadzētu vairāk. Bet kāpēc mēs no tā visu ejam projām? Tāpēc, ka tagad ir tev zīme atnes, ka viņš nevar iet, skriet, lekt, un nedod Dievs tu skolā. It sevišķi, es domāju, tagad ir tie laiki tādi, ka tu kādam kādu vārdu skarbāk pateiks, varbūt, ka viņš neiet, neskrien vai netupjās, vai ka pēc tam tev būs uzrakstīt 5 lapas no mammas un tēti, ka tu esi nezinu, ko izdarījis. Tāpēc es domāju, ka arī tie skolotāji negrib problēmas. Tev uzrakstīt zīmi ir sēdi malā, jā. Tie, kas gribēs, tie skries, un tie, kas negribēs, tur ir, es domāju, ka tā lielākā problēma arī ne tikai sportā, jebkurā citā priekšmetā, kad es domāju, kad ir momenti, kad, protams, arī nepārspīlēt, ka vajadzētu kādu skarbāku vārdu vai kaut ko, lai sāktos nedaudz kaut kādu tā augšupēju, bet ka visi ir tā sabaidījušies no tā, kas tagad ir, kad nedod Dievs bērniņš aiziet mājās un pateiks, kad skolotājs nezin, ko izdarīt tur. Uzšāva, jā. Nav tas respekts vairs. Tur jau tā lieta, ka nav respekts un nav bailes ne no kā, ne no skolotāja, ne no kā. Kā tev ir, kad tu trenē jaunieši, tev ir tur arī kaut kāda, nezinu, nav nākuši vecāki tev teikuši, tu tur uz manēji uzkliedz, vai kā tev tā pieeja ir? Jo es zinu, ka ir jābūt stingram, bet tu te pašā laikā tev ir jābūt arī, tu nevari visu laiku močīt viņu nost, tur ir kaut kāds jāpaslavē, un tas, kāda ir tā tev pieeja tiem? Nē, nav nākuši pie manīm, bet es jau neesmu vēl galvenais treneris. Es esmu tā kā palīgs vairāk. Es mācos un iegūstu pieredzi, teiksim tā, un skatos, kā citi treneri uzvedās, ko viņi dara kādās situācijās, bet, protams, ka tev ir tā robeža, jā, un cenšos uzslavēt. Protams, tas ir galvenais, pats pēc sev zini, jebkādā vecumā, ka tev uzslavē pēc spēles epizodes kaut kādas, tu liekas, ka nav viss tikai slikti, bet, ir jāpasaka arī, kad ir slikti un kad ir jātrenējas un ka kaut kas jādara labāk. Bet tu, kas spēlē, tu jau, ka jaunais bija Znaruks, jau diez vai tev kādreiz pateiks, ka tas labs? Nē, nebija tik traki. Es jau iejuties, kā saka, treneri arodā.
Nu jā, jau otrais gads aiziet, un kā pirms tam tev teicu, labi, ka man ir, teiksim tā, ir no kā mācīties galvenai treneri ar, teiksim tā, ļoti ar vārdu un ar pieredzi vairāk nekā 10 gadus, un tā kā pašam arī vieglāk, un ja arī kaut ko gribās izdomāt, es vienmēr paprasu, ko viņi par to domā, un dzirdu viņu viedokli, tā kā ir vieglāk, jā, Bet, protams. kā viņiem ir tas, viņi tev, nezinu, tu tomēr esi kaut ko paspēlējis, viņi iedod iekšā tie treneri tev, kaut ko, tu ne tā dari, vai kā? Nav tāds baigies respekts pret tevi? Nē, ja godīgi mēs jau, labi, es ar Juri neesmu paspēlējis, viņš nedaudz vecāks, bet ar treneru, ar kuru es mazos trenējos, es kopā spēlējis ar Edgaru, un arī pie vienas 12. gada komandas es trenēju treneri, pie kura es esmu trenējies. Tā kā tādā ziņā man ir paveicies, kad es viņus zinu pirms tam, un it kā jau zinu, ko viņi darīja, kāda tas ir tās viņu, teiksim, tā viņu doma ir, un tā kā man ir vieglāk pie tā pielāgoties. Bet arī, ja tie vingrinājumi, ko tu tagad devi, kā jūs ar treneri tur paši domājat, vai viņš sarakst, un tad tev ir jāizpild tie viņa norādījumi? Šodien mēs vienkārši vairāk strādājam uz atspēršanos, uz iekšējo šķautni, tā kā slidai, kas ir uz iekšējo, jā, un tie visi vingrinājumi ir vairāk uz to, kas arī, tas ir vairāk no manis nāk, un Juris neko. Praktiski tas pats. Nē, viņš māk arī ok, bet man ir tā slidošana ok. Un es agrāk ļoti daudz slidos, gājis pie treneriem. Un, jā, tā kā... Es atceros, ka tu arī nāc vēl pie manis trenēties. Tu gāji vēl papildus pie daļslidošanas trenēšanas. Jā, diezgan. Tāpēc tie uzdevumi daudz ir paņemti. Tagad arī nav noslēpums, ka visi uzdevumi daudz ir YouTube. Tikai ir jāņem, jāskatās un pie atsevišķa, katrā treniņā viņi jāpielieto, lai tur nebūtu viss kopā sajaukts, un tad mēs kaut ko tur izvalkam, kaut ko atceramies, kaut ko pierakstam, bet ja tu ikdienā to dari, tad jau tev ir galvā tāpat kā tev. Bet kāds tad vispār ir tas tavs mērķis treneru karjerā? Es nezinu, grūts jautājums. Es vēl domāju, sāku to visu, tāpēc, ka man ir dēls, man būtu 2 meitas, es domāju, es nebūtu sācis, es būtu vēl kaut kur varbūt paspēlējis, siltajās zemēs kaut kur atpūties, bet dēlam bija tas vecums, kad es negribēju, lai viņš viens, viņam tas skola, visi tie treniņi, ka viņš viens visu, var teikt, ja tu kaut kur citur spēlē, tu esi sezonu prom. Un tas bija tas galvenais, kāpēc liku punktu, teiksim tā, tai profesionālajiem hokejam, sāku to treneru darbu, tikai... Lai trenētu dēlu, tā nevar teikt, lai trenētu dēlu, bet lai būtu blakus. Lai būtu blakus, un līdz ar to kaut ko arī iemācītos no citiem treneriem, to pašu kā trenēt, vadīt kaut ko bērnus, un tas nav tā, ka tas nav, no malas varbūt izskatās, ka viegli, ka visi arī sēž tribīnēs, tev vajadzēja tā, bet, ka tu esi pats tur, nav diezko viegli, jā. Noganīt visu tos. Tur jau tā lieta. Un tur jau, kā mēs jau pirms tam runājam, ja visiem būtu interese, bet tev ir kaut kādīgi jāmotivē, jāsaliek kopā, lai kaut kāda tur būtu tā kustība un lai visiem būtu interesanti un lai lai galu galā arī kaut ko iemācītos. Un tad, cik tad tu plāno vēl to saucamo profesionālo karjeru pavilkt tepat Latvijā? Kamēr veselība vilks? Negribās man jau teikt profesionālo. Jā, bet tu algu saņem par to spēlēšanu. Tad jau tu esi profesionāls. Tas skaitās profesionāli. Tā jau Latvijā ir. Tu saņem algu, tu esi profesionāls. Līgums. Nezinu. Varbūt nedēļu, varbūt gadu, varbūt 2. Nezinu. Kamēr kustēšos kaut ko, tikmēr. Bet tas var beigties arī pēc nedēļas vai pēc... nezinu, nevar atbildēt uz šo jautājumu. Kā būs veselība? Kā Jāgars līdz 50 plus ar dēlu kopā uz... Domāju, ka nē. Gribētu, bet domāju, ka nē. Vienīgais, kas to var izdarīt, ir Latvijā ir Krišjāns. Rēdliks. Jā. Viņš ir dzels vecis, viņš nāks, lido, trenējās, cepurnos. 45 jau viņam. Tā tad ir mierīgs. Labi gatavojas ķermeni vai vienkārši fizioloģisks? Vienkārši dzels vecis. Un viņš varbūt 50 aizvilks. Es domāju, ka nē. Un kā tev liekas, būs vēl viens soču mums Latvijas izlasē lielajā? Ja trenēsies,
pats gribēs. Visiem ir iespēja. Tu gribi viņam novēlēt to tā kā līdzīgi. Nu, ir daudz vecāki, kas ir bijuši profesionāli sportisti, kurus saviem bērnam negrib nemaz novēlēt visu to gaļas mašīnu. Es negribu neko novēlēt. Es zinu, ka es pašam, ja man liktu vēlreiz iet tam visam cauri, es nezinu, kā tur būtu. Nu kā, bet lai galvenais ir mācības pirmais, protams, un tad jau redzēs. Lai cīnās, kamēr patīk, lai spēlē, bet ja tas sāks traucēt mācībām vai kaut kādīgi savādāk, pirmās ir mācības un pēc tam tikai hokejs. Un kā tev pašam bija? Nu, man laikam bija otrādīgi, bet mūsdienās tas labāk nevajag. Nu, skaidrs, Soči. Paldies, ka atnāc. Ko es tev Paldies, ka novēlu? uzaicināji. Kļūt par labu treneri. Sencīts, tu esi labs, to es zinu. Un gaidām nākušo sotnieku izlasē. Paldies, Kārli.